normāli cilvēki nonāk toksiskās attiecībās? Mēs runājam par visu, es raudu sievas klātbūtnē. Parāda, ka tu esi vīrietis, ka tu vari pagaidīt. Man nav nekas jāparāda, es zinu, ka es esmu vīrietis. Vai vīrietis ir atbildīgs par sievieti? Mēs esam heroīna atkarīgie visi. Vienīgā atšķirība tā, ka heroīna vietā mēs lietojam stresu. Vīrietis zem tupeles jau sēž, kur vispār baidās. Sievieti dedzinājuši sārta, saukuši par raganām, izvarojuši un darījuši šīs lietas. Un zināt, kāpēc? Sieviete, kad met pudeli, emocionē tāpat kā tu paņem, kad tu gribi iegāzt viņai ar kulaku pa seju. Bet viņa nogalinās bērnus. Pabeigšu domu. Pagaidi, tagad Rolands Es pabeigšu domu. Viņš iesāk domu. Es pabeigšu domu, ka es piebildīšu klāt. Bet paklausies. Bērni jau aug un viņam audzina tās lietas, ka viņš nesaprot, vai viņš ir puika, vai viņš ir meita. Viņš jau viņu parunāt un likt viņai saprast, ja tu ies ārā, tu atpakaļ var vairs nenākt. Esam ievainoti puikas, kur nevēlas uzņemties atbildību par sievieti. Tur līd ārā viss. Psihošanas, bļaušanas, strīdi, šķiršanās. Kāpēc normāli cilvēki nonāk toksiskās attiecībās? Šodien tu redzēsi otro epizodi mūsu podcastu sērijai Mans emocionālais DNS, ko mamma un tētis ieraksta mūsu dzīvē. Šī epizode ir tieši turpinājums pirmai epizodei, tāpēc, ja vēl neesi to noskatījies, šeit tu redzēsi, kur tu vari aiziet un obligāti noskaties. Pirmajā epizodē mēs runājām par to, ko mamma un tētis iedod bērnam. Bet tagad būs neērtāk, jo bērnība patiesībā nepaliek bērnībā. Tā aiziet tavās attiecībās, tavā greizsirdībā, tavās bailēs, tavā klusēšanā, tajā, kā tu mīli un tajā, no kā tu beidz. Šodien mēs runāsim par to, kā mamma un tēvs ietekmē mūsu partneru izvēli. Kāpēc mūs pievelk konkrēti cilvēki? Kā bērnības emocionālā vide kļūst par pieaugušo attiecību modeli, kāpēc daudzi jauc mīlestību ar trauksmi un kā pārtraukt atkārtot ģimenes scenāriju. Noskaties šo epizodu līdz galam, jo iespējams šeit tu pirmo reizi sapratīsi, ka tavās attiecībās ļoti bieži piedalies ne tikai tu, bet arī tavs ievainotais bērns. Šodien pie manis ir divi viesi, Toms Zaķevits un Rolands Černis, abi 3 bērnu tēvi. Toms ir cilvēks, kurš caur dziļu iekšējo darbu, bērnības traumu dziedināšanu un veco paternu atlaišanu ir atgūst savu spēku, brīvību un saikni ar sevi. Un Rolands Černis ir cilvēka apziņas skolas dibinātājs, pasniedzējs, kurš palīdz cilvēkiem izprast savus dzīves likumsakarības un apzināti veidot savu dzīves ceļu. Čau, kungi! Labvakar! Čau! Labvakar, labdien! Ja? Ja tu domā, ka tavu attiecību problēmas sāks ar tavu partneri, iespējams šī epizode apgriezīs pavisam otrādi. Pieseko šim kanālam, ja esi par dziļām, labām attiecībām. Vai mēs attiecībās meklējam mīlestību vai pazīstam bērnības sajūtu? Pēc būtības tas, ko mēs meklējam attiecībās, ir tas, kas mums trūkst. Ja vienam trūkst mīlestība, viņš meklē mīlestību, kādam trūkst sajūtas, kuras viņš atpazīst, tad ir sajūtas. Manā skatījumā tas ir atkarīgs no mūsu pašu attīstības stadijas. Ja teiksim tā, mums apziņā ir dažādi briedumi dzīvē, un katrā apziņas brieduma stadijā mēs kaut ko citu savā dzīvē meklēsim. Jūs visi piekritīsiet, tas, ko jūs meklējāt 18 gados attiecībās, noteikti vairs nav tas, ko jūs šodien meklējat attiecībās. Tas liecina par kaut kādu apziņas briedumu. Tieši tas pats arī, man liekas, šī te gadījumā. Kad arī vēl jautājums par to, ko mēs uzskatām par mīlestību. Tas ir vēl viens moments. Ja mēs saprotam, ka mīlestība tas ir, kad es esmu pieķēries un man vajag un es gribu, un man vajag to emocionālo piepildījumu tādā veidā, tas ir viens. Bet, ja es saprotu, ka mīlestība ir tas, kad es dodu, es esmu gatavs dalīties un man ir ar ko padalīties šī pasaulē, vai ar savu dzīves biedru, vai ar radiem, draugiem, kaimiņiem, bērniem un vispārējo, tas ir cits līmenis pavisam. Ja? Tie ir arī tādi apziņas attīstības stadijas, kādos mēs atrodamies savā dzīvē. Arī man tieši tāpatās, kā noteikti visiem, bija jaunības laiks, kad priekš manis mīlestība bija sirdsdēsti un problēmas un sāpes un nezinu, kas tur vēl. To es visu saucu par mīlestību, ja iemīlējos, tur meitene mani pameta un viss pārējais, ja. Pēc tam kaut kāds laiks pagāja, tu it kā liekas, tu sadziedinies, ja, tad tu vēl kaut kur kāp un atkal kaut kas notiek.
Un tad pēc kāda laika tu jau sāc apzināties, kas patiesībā tajā visā procesā norisinās. Ja, un tad tu jau vairs nemeklē to mīlestību, kas tur bija. Tu jau meklē cita veida mīlestību tajā visā. Un tā tu pakāpeniski audzes. Līdz beigās varbūt mēs nonākam pie tā, ko tu nosauci, ja, ka varbūt tas nav saistīts ar kaut kādu mīlestību, bet drīzāk ar to, kas mūsos pašos ir trūkumi kaut kādi. Ka mēs to trūkumu aizpildam, principā, ja? Jā, tieši tā. Tom iznāciens. Pilnībā piekrīt, tāpēc, kad mēs attiecībās meklējam mīlestību, Patiesībā mēs vienkārši kreivojam sevi, mēs gribam atgūt sevi. Mēs gribam atgūt mīlestību pret sevi, ko mēs pazaudējām jau bērnībā. Jo tajā brīdī, kad mums kaut kur bija jāizpatīk, jācenšas, jāizdabā, jāmēģina iegūt uzmanību, mēs pazaudējam sevi. Un ja mēs nesaņemam pietiekošu atzinību, mīlestību, novērtējumus no vecākiem, mēs pēc tam to meklējam dzīves laikā. Un tāpēc man liekas, tas ir tāds paradoks teikt, ka cilvēki saka, ka viņi meklē mīlestību, jo tev nekas nav jāmeklē. Kamēr tu neesi sevi iemīlējis, kamēr tu neesi atcerējies, kas tu esi, ka tu esi patiesa mīlestība, ka tu esi piepildīts, tikmēr tu meklēsi, dzīsies kaut ko, meklēsi vienu partneri, otru partneri, trešo un nejutīs piepildījumu. Tev jāgūst mīlestība sevi, jāatcerās, kas tu esi, un tagad tu atcerēsies, kas tu esi, ka tu esi tīra mīlestība, tad arī tev atnāks fantastisks partneris dzīvē, jo, kā es teicu, mēs, pagājušā podkāstā es teicu, mēs cilvēks pieliekam no enerģijas, kas ir mūsos. Un viss balstās uz enerģiju. Un ja mūsu enerģija ir piepildīta, ja mēs sev mīlam, ja mēs sev novērtējam, ja mēs esam pietiekoši, mēs pieliksim tieši tādu pašu partneri. Bet līdzīgi kā tu minēji, ja mēs neesam piepildīti, ja mēs sevi nemīlam, ja mēs sevi necienam, ja mēs sevi nenovērtējam, mēs piesaistīsim tieši tādu pašu partneri, kur sākumā būs rozā briļa efekts un viss skaisti, un tad sāksies. Visi sāks viens uz otru likt savas bērnības traumas, patērnas lietas, jo mums katrā ir mazs ievainots bērns, kurš pēc tam to risina attiecībās, un tas nenoved ne pie kāda laba rezultāta, un tā mīlestība kaut kur pēc tam izgaist, jo viņa nemaz nav startā bijusi pašam pret sevi. Ok, tev liekas, ka ja to nedarīt, tad tās traumas tāpat neuzliktos, tāpat tās neizspēlētos. Kuras traumas domā? Ja tu saki, ja tu piesaist to cilvēku, ja, ka tev principā izspēlēsies šīs traumas, viņš jebkurā gadījumā izspēlēsies. Vienalga, kādu cilvēku tu piespēlē, ne? Tas ir atkarīgs, kādu darbu tu esi veicis ar sevi, cik dziļu darbu tu esi izdarījis. No jā, ja tu esi izstrādājis savas traumas, paternus, tas skaidrs, ka pieliks cilvēks, kas būs arī brīvs un pietiekoši, kam nevajadzēs no tevis visu laiku kaut ko. Jā, ok, bet vai tas atkarīgs, uz kuru izspēlēsies traumas vai neizspēlēsies šajā brīdī piesaistot partneri? Vai es piesaistīšu 5 partnerus? Vai es uz kādas izspēlēšu, kādas neizspēlēšu? Uz katru tu izspēlēsi. Uz katru tu jums sākumā būs skaistais rozābruļa efekts, un tad sāksies realitāte, sāksies tās traumas, jo mēs neapzināti no viņām funkcionējam un reaģējam. Un tas tā notiek dabiski. Nav iespējams, ja tu neesi izdarījis šo dziļu iekšējo darbu, tu nespēsi būt fantastiski piepildītas attiecībās. Tas nav iespējams. Bet dziļais iespējamais darbs ir iespējams droši vien tikai attiecībās. Pareizi, tu jau nevari viņu darīt viens pats. Attiecības ir izcils veids, kā tu vari izstrādāt visu, kas ir sevi, jo tu visu vari reflektēt sevi. Tur jau tā lieta, jo tu principā sēžot mājās viens pats reāli neejot attiecībās, tu jau nekad to nevari sagatavoties, vai ne? Tu vari, bet tad tev jāveic liels iekšējais darbs, dodoties cilvēkos, lai tev ir kaut kādas trigeri, kaut kādas provokācijas, kaut kādas lietas, taču lielākā daļa no cilvēkiem, ko dara, viņi iziet sabiedrībā un viņi visus vaino un norāda un projicē. Viņi negriež sev priekš, kāpēc man tu besī, kā es pagājušais teicu, kāpēc tu man kaitini, kāpēc tevi nosodīju. Kā es teicu, mēs atnācam šeit, mēs jau viens otru 7 reizes paspējam nosodīt neapzināti. Tāpēc mēs esam vienkārši cilvēki. Es to nepamanīju. Bet, iespējams, tik apzināts vēl neesmu. Bet, jā, labs. Kā jums liekas? Tu esi apzināts, tev vienkārši ir tas brīdis, kad tu to vēl negribi atzīt sev. Varbūt, jo tu to jūti tāpat. Varbūt. Kāpēc cilvēks bieži vien pievelk nevis veselīgi, bet pazīstam partneri? Tāpēc, ka tas ir tas, ko mēs pazīstam. Tā ir drošības sajūta. Lielākoties cilvēki izvēlās to, ko viņi zina. Un pat, ja tas ir sāpīgi, nepatīkami un traumējoši, viņi to zina. Tāpēc viņi to izvēlēsies. Bet te mēs runājam par to, ko es saucu par neapzinātu izvēli. Ja? Ka tā ir neapzinātā izvēle. Ir pēc tam arī tā, kad es sāku instinkti, jā, bet tad, kad cilvēks sāk strādāt ar sevi nedaudz vairāk, jā, viņš atpazīst šīs te savas izvēles, jo kā ir, mums ir zemapziņas līmeņi un tad ir apziņas līmeņi mūsu, tā, kopējā apziņas struktūrā, jā, un tad tur vēl virsapziņas un ir saprāta funkcijas un vēl viss kaut kas pa vidu tur ir. Jā, tad lielākoties cilvēks, kas nav pacēlies augstāk par savu emocionālo pasaules uztveres līmeni, jā, viņš nevar apzināti izvēlēties to, ar ko viņam iedarboties. Tikai brīdī, kad viņš sāk
jau apzināties sevi kā kaut ko vairāk nekā emocionālās un hormonālās izpausmes mūsu ķermenī. Ja? Tikai tad viņš ir spējīgs sākt, kā es saku, caur prātu un saprāta disciplinēšanu, izdarīt izvēles, kuras varbūt man negribās, bet es izdarīšu to. Un tad viņš redz rezultātu pēc gada, pēc 5, pēc 10 gadiem. Parasti izvēles, kuras mēs izdarām uz emocionāli balstītiem pieņēmumiem vai refleksijām, ja, vai dzīvnieciskiem instinktiem, es to saucu. Ja. Tad tas pārsvarā gadījumos mums dod rezultātu šeit un tagad, ja, mums vēlamo rezultātu. Bet ilgtermiņā, ja mēs neesam padomājuši par to, mēs pēc tam ciešam, mēs pārdzīvojam, mēs zaudējam visu kaut ko un tā tālāk. Tāpēc attiecības nevar vērtēt kā tūlītēju vajadzību apmierināšanu. Ja? Attiecības vienmēr tas ir ilgtermiņa projekts, tas ir ilgstošs pasākums, tas ir ilgākais un garākais un pats vērtīgākais investīciju projekts mūsu dzīvē, jo jebkurš piekritīs, jebkurš turīgs cilvēks vai neturīgs, nav svarīgi kā. Viņš saprot, ka ja attiecībās kaut kas noiet greizi iet visas pārējās lietas viņam dzīvē. Tur ir jābūt ļoti, ļoti, koncentrēti, stabilam, iekšā ar augstu pašdisciplīnas līmeni, lai, ja tev sabrūk attiecības, lai tu nenobrūc pats no ceļa. Ja? Tur tā jau ir tāda augsta līmeņa prasme, ka tu tur neaizēji alkoholā, vēl kaut kur tur, nezinu. Viss biznesa lejā, vispār. Jā, tieši tā. Un tas ir tas, ko es sauc par apzinātu izvēli. Pat tad, ja tu apzināti izvēloties, esi nokļūdījies, un mēs kļūdamies, es arī kļūdos, un tu kļūdies, mēs visi kļūdamies dzīvē, vai ne? Un te ir svarīgais moments apzināti kļūdīties. Tātad rēķinoties ar to, ka vienmēr ir tie 3% haosa iespējamības, ka pat tad, kad es visu esmu savā galvā precīzi izkalkulējis, saprats, kādam jābūt partnerim pat pret savu vēlmi, es tur gribu ar šo meiteni šodien gulēt, bet nē, es ņemšu to, tāpēc, ka viņa ir tur kārtīgi, saprātīgi, tur vēl kaut kas, jā. Pat tad, kad es viņu izvēlēšos, tur tāpatās ir lietas, kuras es neesmu izkalkulējis. Ja? Protams, jā. Bet tu interesanti, varbūt es tev gribu papildināt bišķi. Tu saki ar prātu izvēlēties. Ko nozīmē ar prātu izvēlēties? Tas nozīmē to, ka es reāli lieku prātu pirmā vietā aiz jūtām, vai tas nozīmē, ka jūtas nav, vai tas nozīmē, ka jūtas arī ir, bet es tomēr domāju, kaut kā līdzi. Ir atšķirība, ir prāts un ir saprāts. Ar prātu izvēlēties ir tā, ka mēs domājam, kas tur ir labs, ja viņai turīgs tēvs, tur jābūt labs biznesa iespējas, vai vēl kaut kas, tas ir prāta. Saprāts, tas ir tas, kas savelk visu kopā, gan to, kā es jūtos pret to cilvēku, gan kāds viņai tēvs, gan kā viņa izskatās, gan kas ar viņu tur notiek, gan visas pārējās lietas, un tas notiek jau apzināti, neapzinātā līmenī. Tāpēc saprāts nepiemīt visiem sabiedrības locekļiem, tas ir jāaudzē. Saprātu mēs formējam dzīves laikā. Pārsvarā viss ir prātīgi, emocionāli cilvēki un tā tālāk, bet ne visi ir saprātīgi. Un tad, kad parādās tā saprāta funkcija mūsu dzīvē, tad mums parādās opcija izvēlēties jau ar pēc kaut kādiem augstāka līmeņa kritērijiem. Tas nenozīmē bez emocijām, ja? bez jūtām, bez vēl kaut kā. Tas viss tur piemīt, ja? Tikai tas nav vienīgais un galvenais kritērijs vairs dzīvē, pēc kā mēs izvēlamies. Mums ir jau no kā izvēlēties kritēriju, pēc kā mēs vadāmies. Viņš arī precizēšu sanāk. Es eju, man ir reāli parādās kaut kas jūtas, man patīk, piemēram, kāda sieviete, man ir jūtas, bet man saprāts saka tā, tur kaut kas nav ok, tur kaut kādas aizdomas vispār, bet man ir jūtas. Tas nozīmē to, ka tas man saprāts, es saku, nē, es tur neiešu. Nē, tas saprāts saka, ka varbūt ir vēl bišķiņ jāuzdod jautājums, un varbūt ir jāiedziļinās jautājumā, un varbūt sevī ir jāiedziļinās, kāpēc man liekas, ka nē. Jo saprāts, tas ir tas, ko mēs pagājušā podkāstā mēs arī runājam, es teicu, ir tāda metacognition termins, kas nozīmē principā intelekta struktūra. Ja? Tā kā mēs paliekam inteliģenti. Inteliģents ir nevis tas, kas daudz grāmatas izlasīs vai teātrus apmeklēs, bet inteliģents ir, kas var uzdot jautājumu sev, kāpēc es tā domāju. Tā kā tu teici, kāpēc es tā novērtēju to cilvēku. Ja? Un tur sākās attīstība un iespējams caur šādu te izvēli, pati izvēle jau var būt audzinošs mehānisms man pašam priekš sevis. Tad, kad es izdaru šo te izvēli, es pats jau sāku analizēt, kāpēc es tādu izvēli esmu izdarījis, kāpēc es baidos no šīs sievietes, kāpēc es baidos no šī vīrieša, kas man traucē viņu paņemt kā savējo partneri, vai dzīves. Ko darīt tajā brīdī, kad tu baidies? Iet dziļāk, mēģināt testēt? Ja tev tas dziļāk sevī. Iet dziļāk sevī.
Un tas tev parādīs to patieso momentu. Nevienmēr tu to varēsi nedēļas laikā saprast. Ja? Nevienmēr. Citreiz, kā mēs jau Toms teica, principā jāiet iekšā un jāmēģina un jāmācās. Ja? Un ja tu apzināti ej reāli, teiksim, tā kā es saku arī kaut kādas lietas, ko tu nemāki, es saku vienkārši. Citi cilvēki, kas baidās, es saku, klausies, iedomājies, ka tu ej uz treniņu. Tu vienkārši ej uz treniņu, taču neej uzstāties. Tu vienkārši ej uz treniņu un trenējies. Un ja tu ej ar tādu pieeju, pareizi, tu ej iekšā un testē un skaties, kas tur ir, kas man tur reāli biedē. Un tu tos ainus sāc likt kopā, jo ne tikai jo ļoti bieži tas, ko tu sākumā kaut ko sajūti vai ko, tas jau tā var nebūt realitāte, tā var būt tava trauma. Tā trauma, ilūzija, ko tu pats esi kaut kur sajūts, kaut ko, ja? Ļoti bieži cilvēks notic savai ilūzijai. Es esmu pats tā agrāk arī dzīvojis. Ilūzija notic, tu principā kaut gan realitātē tu nemaz to nezini. Ilūzija tev vienkārši rodās sajūts līdzīgs kā bērnībā, ja? Caur kurām tev tas iekšējais prāts, iekšējā kaut kāda programma reāli signalizē par bīstamību. Ja? Un ļoti daudz tajā brīdī hops izvairās. Tagad es dzirdēju ļoti daudz, ja, ka tur neatbild vairāk, pazūd cilvēki attiecībās visi, ja, tāpēc, ka viņam principā viņš sajūt šo bīstamību, viņš vienkārši lec nost. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš negrib tās sajūtas izjust, viņam bail tās sajūtas izjust. Ja. Pēc tavas teorijas sanāk tā, ok, ejam iekšā, pārbaudam. Ja? Jā, protams. Mēs visu zināšanas mēs gūstam tikai caur pieredzi un praksi. Tad, lai tu uzzinātu, jo tā ir šaubas, tās vēl nav zināšanas. Es domāju, ka viņi nederēs. Man nav zināšana par to. Man ir zināšana tikai tad, kad es esmu pamēģinājis. Iepriekš es tieši tādu izvēlējos un biju sūdīgi. Un tagad es eju un arī redzu tieši to pašu. Man ir zināšana, ka bija sūdīgi, bet gribās. Ko darīt? Bet skaidrs, bija sūdīgi, ja, bet cilvēks jau var būt savādāks. Principā katrs cilvēks savādāks. Protams, ja, bet sajūta ir līdzīga. Zini, kas ir sajūta ir līdzīga? Un te parādās tas, ko tu saki, mēs gribam tās sajūtas, mēs gribam to, ko mēs pazīstam. Un tad, kad mēs pārāk daudz gribam to, ko mēs pazīstam, mēs aizmirstam, kad ir vēl citas opcijas dzīvē. Un te sākās audzināšana, ja, tas, kas mums bija. Kāpēc mēs neredzam citas opcijas, kāpēc mēs izvēlamies tikai to, ko zinām, tāpēc, ka mēs baidamies no tā, ko nezinām. Tā jau ir mūsu bērnība. Kā mums bērnībā mācīja attiekties pret to, ko mēs nezinām. Mums jāatcerās tāda svarīga lieta, ka pilnīgi nekas šeit dzīvē nenotiek nejauši. Viss ir perfekti saplānots. Neviena lieta nenotiek nejauši. Un tajā brīdī, kad mēs nejaušības kaut kāds viss notiek perfekti, kā saplānots, saplānots orķis, viss, katrs notikums, katra situācija, katra lieta. Un katrs cilvēks, ko tu satiec, tavā gadījumā sievietes, mūsu gadījumā, jā, sievietēm vīrieši, tas viss notiek ar perfektu plānu. Tu tavā laukā, enerģijas laukā, tu ieliec cilvēku, kas ir tieši ar tādu pašu enerģiju kā tev. Viņš varbūt nebūtu tieši tāds pats kā tu, bet viņš būs ar līdzīgām traumām, līdzīgiem paterniem, līdzīgu enerģiju. Tu nespēji nemaz piesaistīt labāk vai sliktāk par sevi. Tas nav iespējams, tava enerģija. Ja kādam no zinātnes mēs zinām Teslu, vēl tur, kas visi gudrie zinātnieki runā, kad viss pamatā beigās ir enerģija. Ja? Un enerģija balstās uz to, ka mēs pievelkam līdzīgas sajūtas. Un tāpēc attiecībās cilvēki sajiet kopā, un viņam sākās šīs strīdi vispārējais, un viņam lec ārā. Vienam tēva trauma, otram tēva trauma. Vienam māc, otram māc. Un līdzīgas situācijas, līdzīgi notikumi. Un kamēr mēs neizstrādājam to, kas mums sāp, mūsu paternus, traumas, nedrošības, mūsu mātes tēva traumu, mēs nespēsim pievilkt fantastisku sievieti. Tas nav iespējams. Mēs pievilksim tādu pašu, bišķiņu citās kurpēs. Tas ir atkarīgs no tā, kas mūsos notiek. Jo cilvēki pieraduši meklēt ārpusē. Es gribu attiecības sievietes, es gribu kolosāli spēcīgu, muskuļainu, tādu auguma, tādu locekļu izmēru, tādu naudu un tik daudz, ja. Viss pilnīgi niedz detaļās saliek, un vīrieši tāpat par sievietēm. Bet kas ir pamatā? Mums ir jāizdara tas darbs, mums ir jāsadziedē sevi, un mūsu enerģija būs pilnīgi citādāk. Mums vairs nebūs pazīstami tas, kā mums nodara pāri. Jo mēs piesaistam partneri tādu, kāda ir mūsu enerģija, tā tad arī kādas ir mūsu traumas, paterni, vispārējais. Un tajā brīdī attiecībās mums sāksies tas viss. Ok, tavu teoriju, principā, jāiet iekšā, tev, principā, tu tajās attiecībās mācies, un tu, principā, piņasim strādā. Bet, ja jau tu strādā, tev sanāk, ka tajās attiecībās, tu, principā, var tās attiecības izveidot arī spēcīgi. Tieši tā. Jā, un tas ir tas, kas notika man ar sievu. Jā. Mēs sagājām kopā pilnīgi divi apmaldījušies, naivi, tādi salauzties, pat teiktu, kaut kur vienkārši izdebātāji plīzeri, kas vispār neapzinās neko dziļi, kas tikai virspusējās lietas ņem, tikai seks ārpusē, muskuļi, tur lūpas, viss pārējais. Un tad mums sākās tāda dziļa, garīga pieredze, mēs sākām dziļi ar sevi strādāt, un tur līd ārā viss.
psihošanas, bļaušanas, strīdi, šķiršanās 10 reizes pēc kārtas. Viss, bet mūsu dvēseles vilka vienu otru kopā, un mēs jutām, ka mēs viens otram, cilvēki, mēs nenormāli viens otru mīlam. Un mēs to jutām, tāpēc mēs palikām kopā, bet mēs esam izgājuši caur elli, dziedinot savas traumas un vēl kopā ar 3 bērniem. Tas ir nenormāli dziļi, nenormāli jaudīgi, nenormāli smagi, bet nenormāli skaisti. Jo katra tā, kā es saku par salīdzinu sīpolu, mēs mizojam tā sīpola mizes, ja, kāds labs salīdzinājums. Katra tā miza, katra tā kārta nenormāli sāp, un viņa ir sāpīga, bet pēc tam ir nenormāli skaisti, jūs arvien vairāk satuvinaties. Un dziļa intimitāte attiecībās var veidoties tikai tad, kad mēs sākam izstrādāt visus tos patērnu, traumas, tās nedrošības, un ka mēs jūtamies labi, droši sevī. Tas sanāk, ka jūs iegājāt, jums bija tur viss vienkārši pacēlās gaisā visas traumas vispārējais, bet jūs gājāt, strādājat ar to, un tagad jūs esat sasnieguši tādu nosacīto to dziļo fāzi, ka jums ir super kopā. Ja? Mums sākumā bija jāapzinās. Mēs sākumā iegājām tāda neapzināta. Mums sākumā bija viss virspusējais. Sākās ar projicēšanām, vainošanām non-stopā. Viens uz otru gāzām ārā, nenormāli. Tas, ka jūs neaizbeigāt prom viens no otru, jūs gājāt, risinājāt, un tagad šobrīd jūs esat sasnieguši tādu dziļu fāzi, teiksim, ja? Es teiktu, jā, ļoti dziļas, intīmas attiecības, bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs esam izdarījuši šo darbu, un mēs viņu turpinam darīt. Jo tas ir dzīves darbs, ko turpina darīt. Tas nav tāds, tu tagad izstrādā, un tu esi pabeigts. Nē, dzīves kvalitāte mainās, sajūta sevi mainās, savs sazemējums, klātbūtne, patiesums. Tu kļūsti patiesi, tu baudi dzīvi, tu redzi, ka paradīze ir šeit, nevis kaut kur tur. Un tad tu dzīvo šeit šodienā, un tu nemeklē neko vairs ārpusē, tu baudi šodienu, bet tu turpini ar sevi strādāt, jo attīstība notiek nepārtraukti. Tu nevari apstāties, un tiklīdz tu apstājies un sāc, zini, tu tomēr. Viss sāksies problēmas, un tad, kad tu griezīsi sev pirkstu, tas nenormāli sāpēs. Tā kā pirmīt es teicu par to nosodīšanu, es vēl tā kā nezinu, ja? Tāpat tu nočekoji mani, viņu, tu tāpat, mēs automātiski to izdaram. Bet tad, kad mēs godīgi pagriežam sevi un sakam, bļāviens, jā, es to daru, kas tā ir pa mani nedrošība, kas tas manī ir iekšā, mēs sākam tik klāt, no kurienes nāk tā nedrošība. Okay. Tu teici par mīlestību, tad kas ir mīlestība, kā mamma un tēvs vispār ietekmē to, ko mēs uzskatām par mīlestību? Vistiešākajā mērā, jo tas, kāda bija mūsu vecāku nervu sistēma, tas, kā viņi attiecās viens pret otru, tas, ko mēs jūtām no viņiem, ir tas, kas ir mūsos. Tas ir tas, ko mēs jūtam kā mīlestību, ja? Tas, ko mēs redzējām, kā viņi mīlēja. Kā viņi pret mums izturējās, un vēl vairāk, ko mēs jūtām enerģijas ziņā. Jo vecāki varbūt ņēmuši klēpī, varbūt bučojuši, varbūt teikuši, tev mīlu, taču enerģētiski viņi nav spējuši to sniegt, jo viņu vecāki nesniedz, bet par cik evolūcija attīstās un mēs kļūstam labāki par saviem vecākiem, viņi sniedza, cik viņi varēja no sava apziņas līmeņa, viņi darīja labāko. Bet viņa deva tik, cik viņa varēja, un mēs nejūtām patiesu mīlestību, bet mēs iemācījāmies, ka mīlestība ir ar vārdiem, ka mīlestība ir ar darbībām, ka mīlestība ir pat ar izlikšanos. Jo enerģiski mēs jūtam visu, un mēs nesajūtām to dziļo mīlestību, to dziļo sajūtu, un tāpēc mēs paliekam apmaldījušies un nesaprotam, kāpēc mēs nespējam izveidot dziļas attiecības. Jo mēs nejūtam, kas ir mīlestība. Mēs domājam, ka mēs zinām ar šo prāta daļu. Jā. Man patīk, ka Toms padaloties caur savu piemēru pieskārās šim te momentam, ka kopā augšana un vispārējais. Un tā, ka tu prasīji arī sākumā, ka tu ieraugi un izvēlēties vai neizvēlēties, ja, tad es, piemēram, man ir tādi attiecību kursi, ja, kur es skaidroju lietas, tad, kad man prasa, pēc kādiem kritērijiem izvēlēties to dzīves biedru. Tad pēc šādiem kritērijiem, kad tu tiecies, iepazīsti, tu saproti, vai tas cilvēks ir gatavs augt kopā, tāpēc, ka nav ideāla situācija, nav ideāla dzīves biedru, nav ideāla nekā. Jautājums ir tajā, cik tam cilvēkam ir stresa noturība, un vai mēs varēsim kopā pārvarēt šķēršļus, vai es varu paļauties uz to, ka viņš nepametīs, neaizies, nenodos, vēl kaut ko neizdarīs. Un tad tas liecina par to, par viņa apziņas briedumu un spēju kopā ar mani iet pārvarēt šķēršļus dzīvē. Jo šķēršļi būs neizbēgami. Viņi, kā Toms saka, tas ir visa mūža garumā. Tev ar to jāsaskaras, ir īpaši mūsu sabiedrība. Ja mēs tur runātu par kādiem vēdiskajiem aizvēsturiskiem laikiem, kur viss bija ideāli, kur vienkārši saulīte spīd, puķītes zied, un tev ne par ko nav jādomā, un viss krīt no debesīm, ja, jo visa sabiedrība ir ideāli perfekta, un visi dzīvo 1000 gadus, un katram tur pa 150 bērniem piedzimuši jau tajā laikā, ja. Tad viss kārtībā, bet šodien mēs esam tur, kur mēs esam, ir savi iemesli, acīm redzot,
Un tad mums ir jāmāk no šīs situācijas iziet. Un tad, lai mēs iziet, mums ir jāapzinās, tā kā Toms arī minēja, ja viņš bija nonācis tajā situācijā, kur viss aizgāja tā kā nelabi, ja? Un tad viņš saprata, ka laikam ir 2 varianti. Vai katrs uz savu pusi, vai mēs tomēr risinām, un ir kaut kas, kas mums liek to risināt. Tā kā tu saki, jūtas, ja? Mīlestība, kā jūtas, kā izpausme, kas jūs savieno, tā kā bondage veidojas. Ja? Un pārplēst ir pārāk sāpīgi to visu. Jā. Es teiktu, pat tā ir tāda jūšana, kad tu jūti, ka tava dvēsele pati iesauc to cilvēku, lai gūtu to pieredzi. Jo katra situācija, kas mums notiek dzīvē, mēs paši iesaucam, lai mēs gūtu pieredzi. Mums liekas, nereāli. Cilvēku šo parasti man saka, Tom, kāds būšats. Es saku, jebko, kas tev dzīvē notiek, jebkuru partneri strīdu situāciju, tu iesauci pats, lai tu attīstītos un augtu. Bet cilvēki paliek upura, cietēja lomās visu dzīvi, un es esmu bijis tāds visu dzīvi, un dzīvo un mocās visu laiku vainojot ārpusi. Bet tad, kad mēs apzināsimies, ak, Dievs, tas ir mana dvēsele, mana enerģija iesauc, lai es varu augt, lai es varu ieraudzīt, kur man jāmainās, kur man ir iespēja augt, man ir iespēja šo mainīt, to. Un tajā brīdī mēs varam attīstīties un augt un pilnveidoties. Vai arī mēs varam parādīt, to es vainīgs un palikt upuri un cietēji. Un kā tagad darīt attiecībās, ka viens saka parāda vainīgs, otrs gatavs strādāt? Sanāk, jā, šis tas ir svarīgais. Šī ir diezgan reāla tēma. Mūsu laikos ļoti daudz, kas viens ir gatavs strādāt, un otrs labākā gadījumā atzīst, sliktākā gadījumā vispār saka, klausies, visas problēmas ir tevī, bet labi, tagad jau ir tas bija arī ar mums. Tagad jau cilvēki ir tik izauguši, ka cilvēki saka, jā, es saprotu, ir problēma, bet saka, davai tad daram. Viens dara, otrs nedara. Ko darīt reāli? Man ir tieši tāda pieredze bijusi ar sievu. Man sieva, kā jau sieviete, viņa daudz jūtošāka, sievietes intuīcija, vispārējais sirds un jūšana, emocijas, un viņa, kad ienāca manā dzīvē, man sākās šī te dziļais darbs ar sevi, šī te visa sadzīšana un pārējais. Tas tev stimulē, teiksim, tās attiecības tev stimulē ritīgi. Arī viena no lietām, jā. Un viņa bija tā, kur man teica, Tom, bet tu paskaties tā, un man uz visu bija pretī. Attaisnojumi prāts vienkārši, visu verbalizēja pretī, maucu, nereāli likās. Kaut ko viņa tur runā, kādas muļķības. Viņa gribēja augt, viņa dabiski, viņa enerģija gribēja augt, viņai tas dabiski notika, es negribēju. Bet es neapzinājos. Es domāju, ka es esmu gudrāks, es izlasīju 500 grāmatas, meditēju, jogoju, āliņģi, vispārējais, tur bija svētais. Es taču zinu, ego pabarojas, nenormāls vecs. Bet kas bija patiesībā, es nespēju just. Un ja mēs nespējam just, mēs varam funkcionēt no šīs daļas, cik mēs gribam loģiskot, racionalizēt, praktiskot. Bet tad, kad mēs sāksim just, mēs sāksim sakonektēties. Un tādās attiecībās, ja notiek šādi, ir jābūt dziļām, intīmām sarunām. Viņas var būt kaut 500 reizes no vietas, un kamēr kāds sajutīs, kurš nesajūt sākumā, vai arī jūsu ceļi aizies tālāk. Jo, ja jūs attīstāties un augat, agrāk vai vēlāk otram būs jāaug līdzi, vai dabiski notiks tā, ka viens aizies prom un otrs paliks. Tā daba ir iekārtojusi to visu. Piekrītu. Pilnībā. Es arī tādu pašu pieredzi esmu pieredzējis, tieši tā tas arī notiek. Ar visām vainošanām, visu pārējo, viss tieši tā arī darbojas. Un, teiksim, manā gadījumā bija tā pieredze, kur viens aizgāja savu ceļu, otrs savu ceļu. Ja? Tavā gadījumā bija cita veida pieredze. Jā, bet ļoti bieži sanāk, ka tā, principā to var atrisināt tikai caur sarunām, pareizi caur, kā tu teici, dziļām, intīmām sarunām. Censties to cilvēku tā kā, pavilkt. Tā kā, ja? Mums jau nav variantu. Mums ir dota muti, mums ir dota balss. Jā, mēs varam just, ja mēs esam attīstījuši un sajutuši savu sirdi, kura mums visiem ir 99% cilvēku noslēgt, bet ja mēs jūtam sirdi, mēs varam bez vārdiem saprasties un sajust viens otru. Taču, lai mēs varētu kaut ko atrisināt, mums ir jārunā. Un tā ir tā problēma, ka ļoti daudz vīriešu nerunā, ka ļoti daudz vīriešu tāds, kāds arī es biju. Ka es ko tur par tām sajūtām, ko par jūtām. Man bija kārtīgs, vecs, stingrs, viss. Jā, jūs tagad runājat par jūtām? Mēs runājam par visu. Es raudu sievas klātbūtnē. Kad man ir emocijas, viņa raud manā klātbūtnē. Es viņai glaudu galvu, viņu sajūtas, viņu piespiežu pie sirds, viņu jūtu. Tāpēc, ka es jūtu savu sirdi. Agrāk es nejūtu sirdi, es nespēju regulēt. Man likās, ak, Dievs, ko tagad darīt? Kā viņa rauda vai kā? Vai es paliku dusmīgs, mēģināju glābt uzreizi. Jo vīriešiem ir tendence uzreiz glābt sievieti, kā izdarīt, lai viņa neraud. Tev jādod telpa, tev jābūt sazemētam, klātesošam, vīrišķajā spēkā un enerģijā. Un tad sieviete jutīsies droši, viņa varēs sākt sadziedēt sev, viņa varēs dzīt, viņa varēs justies droši. Un viss, ko sieviete grib, ir drošība. Sieviete negrib neko citu.
Un tāpēc attiecībās ir ļoti svarīgi, un šo es gribu pateikt visiem skatītājiem, sievietes, par cik viņām ir dota šī intuīcija un sieviešu enerģija pati spēcīgāka enerģija pasaulē, sievietēm ir dota šī spēja just, un viņām ir vīrietim jāparāda tas ceļš uz viņa sirdi, kad viņam kaut kas ir jāsāk darīt. Bet pēc tam vīrietim ir jādara šis lielais, dziļais iekšējais darbs un jāuzņemās atbildība par savām visām čerņām, visiem sūdiem, kas ir viņā, no kā viņš funkcionē un dzīvo. Viņam jādara šis dziļais darbs paralēli arī sievietei, bet tikai tad, kad viņš būs savā vīrišķajā sazemēta enerģija un jutīs savu sirdi, viņš būs klātesošs un sazemēts šeit un tagad, un tad sieviete jutīsies droši. Jo sievietes, viņas nejūtās droši. Tāpēc viņa pārmet, tāpēc viņa taisa scēnas, tāpēc viņa kliedz. Sieviete ir nenormāli skaista būtne. Viņas sirds ir kā porcelāns, viņa ir trausla, viņa ir skaista, viņa ir maģiska. Bet ko mēs darām dēļ tā, ka mūsu sirds ir traumēta, ka mēs esam ar savām patērniem traumām, mēs sievietes nospiežam, maucam pāri un parādam savu varu. Rīsit 365. Tu neesi slings, tu vienkārši dzīvo bez sistēmas. Tu zini, ko vēlies, tu jūti, ka vari vairāk, bet dzīve atkārtojas visu laiku pāpli. Sāc, iedvesmojies, apstājies. Atkal un atkal. Problēma nav tevī. Problēma ir tajā, ka motivācija pazūd. Reset 365 tā ir 12 mēnešu transformācijas sistēma, kas pārvērš skaidrību reālā rīcībā un potenciālu izmērāmos rezultātos. Kas notiek programmā? Ikmēneša mentoringa darba grupa ar manīm un konkrēti atbild uz konkrētiem dzīvē svarīgiem jautājumiem. Viens jaudīgs eksperts katru mēnesi par dažādām tēmām – biznesa, psiholoģija, veselība, attiecības, identitāte, praktiski uzdevumi un rīki, ko uzreiz integrēt savā ikdienā, mastermind grupas un atskaites, kas notur disciplīnu, ikdienas atbalsts un atgādinājuma sistēmas, kad motivācija vienkārši pazūd, kā arī spēcīga kopiena, kas tur tevi atbildīgu. Un īpaši VIP dalībniekiem ikmēneša klātienes sesijas Rīgā, ļoti jaudīgā, transformējošā un ļoti spēcīgā vietā, darbs ar nervu sistēmu, identitāti un zemapziņu, dziļas transformācijas prakses, kas palīdzēs tev pārslēgties savā jaunajā identitātē. Pievienojoties Reset 365 programmai, tu iegūsti nevis motivāciju, bet reālu rezultātu. Tu iegūsti skaidru virzienu un mērķus, kuri ir reāli izpildāmi. Tu iegūsi ikdienas struktūru, kas strādā arī tad, kad negribas. Tu iegūsi disciplīnu bez sevis laušanas. Tu iegūsi spēju pabeigt iesākto, kas ir viena no svarīgākajām lietām, es uzskatu. Emocionāla stabilitāte un fokus uz to, kas tev ir svarīgs. Reāli progresu darbā, biznesā, finansēs un attiecībās, ja mēs skatāmies ilgtermiņā, kā arī vidi, kas notur uz atbildību, kā arī jaunu identitāti cilvēku, kurš izdara. Tu vairs nemēģini kļūt par savu labāko versiju. Tu dzīvo kā tā versija. Piesakies. Reset 365 programma ir tieši balstīta uz ilgtermiņu, kur mēs gada laikā ejam cauri visām dzīves sfērām, strādājam ar mērķiem, koncentrējamies uz saviem patiesajiem mērķiem un ņemam nost savus nepatiesos mērķus. Jo mūsu princips ir tāds, ka mērķis tā ir organiska sistēma, kur mēs strādājam, tas ir ceļvedis, kur mēs laiku slīpējam un virzamies uz arvien saviem patiesajiem mērķiem. Ja tu vēlies transformēt sevi un izveidot savu dzīves veiksmīgāko gadu, piesakies šai programmai jau tagad. Jo programma ir veidot tā, ka tu vari pieslēgties jebkurā brīdī un strādāt kopā ar grupu. Bet vai tas sievietes nav traumēts? Ir, un par to iet arī runa. Gan sievietes, gan vīrieši traumēts, taču mums ir jāuzņemas atbildība. Mēs gadsimtiem sievietes esam dedzinājuši sārta, saukuši par raganām, izvarojuši un darījuši šīs lietas. Un zināt, kāpēc? Tāpēc, ka sievietēm dabiski no dabas ir dota intuīcija, un viņas agrāk bija tik dziļā konektā ar savu sirdi un dabu, ka viņas vīriešiem deva padomus, kā viņš var tur labāk izdarīt karā lietas, kā viņš var tur saslēgties to. Viņām bija intuīcija, viņi gāja pēc padomiem, bet tad viņi saprata, ka sievietes sāk valdīt, jo sievietes agrāk valdīja, vīrieši nevaldīja. Sieviešu enerģija ir spēcīgāka enerģija pasaulē, un uz tās viss balstās. Mēs te esam man-made patriarhijas pasaulē, gribam visu regulēt, kā mēs uzskatām. Sievietes valdīšanā reāli. Pasties, tagad vadītājs sievietes pasaulē reāli pa 10% pieaug katru gadu sievietes vadītājs. Un gadsimtiem darot pāri, tāpēc sievietes ir nenormāli ievainots, un tāpēc mums ir jāuzņemas atbildība, un mums ir jāsāk radīt droša vieta sievietei. Un jā, kā tu minēji, sievietei paralēli ir arī ar sevi jāstrādā. Taču vīrietim šis darbs jādara daudz intensīvāk un dziļāk, jātaisa arī fiziski, jo mēs esam prakses, jādara prakses, jāļauj sev just, jāļauj sabrukt, jāļauj iet tur, kur negribas. Okay, jā, paldies. Mums
kāda ir atšķirība starp mīlestību un trauksmi? Tāpēc, ka ļoti bieži tagad attiecībās cilvēks satiekās, viņam liekas, ka viņam ir mīlestība, ka īstenībā viņam reāli, vienkārši... Perfekts jautājums īstajā brīdī. Jā. Es tev pastāstīšu, jo vakar mēs sievu ar šo saskārāmies. Perfekts jautājums. Tātad, kas notiek? Mēs esam heroīna atkarīgie visi. Vienīgā atšķirība tā, ka heroīna vietā mēs lietojam stresu. Es domāju, nevis heroīna, bet mēs esam atkarīgi vienkārši cilvēks kā pats. Es iedevu kā piemēru, jo heroīns ir trakākais, no kā gan iespējams tikt ārā, tāpēc mēs lietojam stresu, un stress, spriedze un trauksme ir mūsu pazīstamais mehānisms, kā mēs funkcionējam. Un tajā brīdī, kad mēs esam pieraduši funkcionēt no stresa, mēs nespējam būt mierīgi. Mēs runājam ātri, mēs ēdam ātri, es vēl joprojām ar to strādāju. Bet es esmu tik daudz sazinātāks nekā es biju pirms gada, 2, 3. Es biju tīrināju kājas, vienkārši non-stopā nervos, daram, ejam. Nereāls konekts ar sievieti, ar sevi vispār nereāli sakonektēties, kur vēl sievieti intimitātē. Un tad, kad mēs esam šie heroīna, kā es saku, stresa atkarīgie, mēs no tās lietas funkcionējam, un katra diena mums balstās uz stresu. Mums ir jāapzinās, un šeit mēs varam lietot arī šo apzināšanos, kad ja es šobrīd stresoju, un to mēs varam darīt no prāta, kaut vai nejūtot, bet apzināties, tad es nodaru sev pāri. Es šobrīd izvēlos iemaukt kārtējo devu, jo tad tā ir pazīstama sajūta, un es atkal noreģēšu ar stresu, es stresošu, satraukšos pa lietām, un mēs sev radam to dzīvi. Bet būt patiesā mīlestībā mierā, mēs varam tikai tad, kad mēs izdaram to darbu, kad mēs to visu izstrādājam. Bet atšķirība mīlestība un trauksme. Liela ir divas pretējas lietas, tāpat kā bailes un mīlestība, bet viena bez, es tev teikšu tā, mīlestība nevar pastāvēt bez sāpēm. Tas nav kaut kāds ierobežošs uzskats. Nē, tāpēc, ka kā tu vari piedzīvot mīlestību, ja tu neesi bijis sāpināts? Tas nav reāli. Stop. Ko tu, Roland, saki? Mīlestība un trauksme pēc būtības tie ir divi pavisam no dažādām kategorijām elementi manā skatījumā. Mīlestība, tas ir stāvoklis apziņas. Trauksme, tas ir neirobioloģiskais mehānisms, kas var izraisīties no dažādām lietām, kas mūs var novest pie stāvokļiem, savukārt stāvokļi mūs var novest atkal pie dažādiem hormonāliem šiem triggeriem, no kuriem viens ir trauksme. Jā, tad te ir jāsaprot, ja cilvēks nav piedzīvojis stāvokli, ko mēs saucam par mīlestību, viņam jebkas, kas ar to saistīsies, var arī izraisīt trauksmi. Jā, un tieši pretēji, ja viņš ir jūties satraukts brīdī, kad, piemēram, mēs runājam par vecākiem, ja, kuri bijis mamma un tētis, un tad, kad bija tuvība ar mammu un tēti, tad viņam šī trauksme būs tā kā vienādības zīme ar mīlestību. Ja, un viņš sapratīs, ka tikai šādā veidā viņš jutīsies mīlēts, kam nav nekāda sakara. Ja vecākiem bija savā starpā tā trauksme, vai savā starpā, vai pat ne, kad bija vienkārši vecāks blakus. Mamma, kas ir satraukta blakus regulāri dēlam vai meitai, atrodoties, tad bērns uzskata, ka tā ir norma šādā stāvoklī dzīvot un būt attiecībās. Un viņš savādāk nemāk, viņš savādāk vairs nemāk. Jā, teiksim tā. Un visvairāk par šo te momentu, teiksim tā, man ir bišķiņ savādāks skatījums vēl nekā Tomam, ja. Es skatos uz to tā, kad ir sieviete un vīrietis, un katram ir pilnībā atšķirīgas pretējas atbildības, ejot attiecībās. Mēs nevaram pārklāti funkcionēt. Es nevaru pildīt sievietes lomas, un sieviete nevar manas lomas pildīt attiecībās. Es piekrītu, vīrietim ir ar sevi jāstrādā, bet vīrietim ir savādākā plaknē jāstrādā nekā sievietei ar sevi. Sievietei ir arī ar sevi jāstrādā, bet atkal pilnībā citā virzienā. Un te ir tas moments, kad, ja mēs runājam atkal par to mīlestību un trauksmi, atrasties stāvoklī, ko var saukt par mīlestību, mums var iemācīt tikai mamma. Par to mīlestību, ko mēs piedzīvojam attiecībās. Stāvoklī, ko mēs saucam par mīlestību, kas ir uz izaugsmi orientēta mīlestība, to mums var iemācīt tikai tēvs. Jo mīlestība pēc būtības ir stāvoklis, kas apvieno. Bet ja neiemācīja? Ja neiemācīja, tad tev dzīvē pašam tas jāmācās. Jo, teiksim tā, es pat cik ar tiem visām tēmām, teiksim tā, tāds okultisma viena maza nots, jā, mīlestība ir tāds pats instruments kā naids, dusmas, tumsa, gaisma, vienalga, kas tur tiek viss pielīdzināts kā viens un tas pats, tikai tam instrumentam, ko sauc par mīlestību, jā, kas ir apziņas stāvoklis, jā. Viņam ir sava specifika un savi specifekti, ko mēs no tā stāvokļa iegūstam dzīvē. Un lielākai sabiedrības daļai tā patīk tie specifekti, kas no tā nāk. Jā. Tāpēc mēs šo mīlestību cenšamies piekopt un tiekties uz to savā dzīvē. Jā. Ko tas nozīmē? Mīlestība nozīmē spēja būt vienotam.
spēja būt vienotam ar galdu, nezinu, ar diviem draugiem, ar mammu, ar tēti, ar sievieti vai vīrieti. Jā, tā ir mīlestība, tas ir spēja būt vienotam, vienalga, kuros apstākļos, vienalga, kādās situācijas, vai tu spēj mīlēt. Tu ienāc svešā telpā, vai tu mīli tos cilvēkus? Nē, nemīli. Kas tev traucē? Stresu, to, ko tu minēji, ja, ir tā stresa triggerīši mazie, kas mani triggero un es nevaru mīlēt. Es ieeju istabā pie savas sievas, vai es viņu mīlu šobrīd, vai es viņu varu pieņemt pie sevis, un vai sieva mani var pieņemt, nevar pieņemt. Kas traucē? Tad ir šie te paterni no vecākiem, no sociuma, no draudzenēm, no draugiem paņemtie, no bērnu dārza, no skolas, no vēl kaut kurienes, ja, tur ir tieši tie uzslāņojumi, kas mums šos te triggerīšus ieslēdz, kad mēs nevaram pieņemt viens otru. Un tas ir iemesls, kāpēc sabiedrība ir tik sašķelta šodien. Tas ir iemesls, kāpēc pasaule karo. Tas ir iemesls, kāpēc mēs esam skaudīgi, nenovīdīgi, skopi un vēl visas šīs te pārējās lietas mums dzīvē, kas notiek. Tas nav tikai par attiecībām mājās, ģimenes ietvaros, tas ir par attiecībām visā sabiedrībā. Sabiedrībā nav mīlestības. Kāpēc nav? Tāpēc, ka mums no mazotnes šo te nav iemācījuši. Mums no mazotnes, no bērna kājas, mamma pati atrodoties šitajā te stresa stāvoklī, ja, viņa nemācēja mums nodot apziņas stāvokli, ko mēs varam uztvert kā mīlestību. Bērns, kas ienāk tikko pasaulē, viņam jau ir šis stāvoklis, bet pēc tam viņu dzīvei sitot pamazām, ja, viņam izsit to mīlestību ārā. Katrs bērns piedzimst jau ar mīlestību šeit. Tas ir dievišķs stāvoklis, ja, tā kā augstākais līmenis, ko daudz saka, dieva augstākā izpausmes pazīme ir spēja mīlēt. Ja, spēja pieņemt, tā kā aptvert visu vienā veselumā, vienā kopumā. Un aptvert nozīmē, ka tu arī vari aptvert, pieņemsim, tur noziedznieku, kādu ļaundaru un vēl kaut ko. Tikai pieņemot viņu, tas nenozīmē, ka tu pret viņu attieksies tāpat kā pret saviem bērniem. Tu viņu pieņem tādu, kāds viņš ir. Ja tur tās bībeles stāsti, visu pagriezt tur otru vajag un mīlēt visu tur savu ienaidnieku. Tad, par ko tas ir? Tas nozīmē pieņemt viņu, bet pret viņu attiekties tā, kā viņam vajag, kā viņš vēlās. Ja viņš tev ar nāzi uzbrūk virsū, tu ar nāzi pretī nostājies viņam. Jo tas ir normāli, tā ir dabīgi, tas ir līdzsvara mehānisms ieslēdzās. Ja? Un tikai tā, un līdz ar to, ja tev ir sieviete, saka, pieņemsim, ka viņa tevi mīl, bet viņa tev ar nāzi nostājas pretī. Kas vīram jāizdara? Kā jūs domājat? Tas pats? Kā tu domā? Vīrietim? Jā. Jābūt vienkārši klātesošam un jānotur telpa viņai. Un kur nāzis liks? Nāzis, Nē, protams, lai viņa laiž to nazi, nu nazi vīrietis, tāpēc vīrietis ir tas spēcīgais dzimums, es tev piekrītu daļai, jā, tā kā viņš notur telpu, bet viņš notur telpu tā, ka tā sieviete ar nāzi dabū mācību. Nu, labi, pārspīlē, sieviete ar nāzi parasti tev nebrūk mājās virsū, bet ar pannu, piemēram, ir tādas anekdotas parasti Kādā stāsti. ziņā mācību? Mācība tādā ziņā, ka sieviete, kas ir jau paņēmusi pannu rokā, viņa ir pazaudējusi savu stāvokli, normālo, dabīgo. Bet tas ir tikai un vienīgi atkarīgs no vīrieša. Tāpēc, kad vīrietis ir sievieti nesajūt, mēs nespējam just, un tā ir visa problēma. Es pabeigšu to domu. Mēs nespējam just un ievainota sieviete, kāda viņa, protams, ir, jo mēs arī esam ievainoti un mēs no vienas enerģijas esam pievilkušies. Sieviete savās emocijās uzkāpj tik traki, kā tu teici, viņa gatava ķert pannu. Man sieva arī ir ņēmusi pudeli, metus pa gaisu vai pret mašīnas, es atceros pēc paneli sita. Es esmu atklāts, varu stāstīt pilnīgi visu. Un kāpēc tas notikās? Tāpēc, ka es nespēju viņu just. Tāpēc, kad es viņu biju novedis tik tālu, un tas neiet runa par to, ka tagad vīrieši ir vainīgi un jūs novedat sievietes, un tagad jūs atbildība mums nekas sievietēm nav jādara. Nē. Es runāju šeit par to, ka mēs nejūtam sevi, un sieviete jūt, ka mēs viņu nejūtam. Sievietei burtiski met ciet emocionālo faktoru, jo viņa nejūt mūsu sirdi, jo mēs visu racionalizējam, izskaidrojam, loģiskojam, risinam vai tieši noslēdzamies un klusējam. Un sievietes enerģija ir ekspresīva izpausmes enerģija, kas ir nenormāli spēcīga, kura ir mūsos, un ja mēs nejūtam sevi, mēs esam pret savu potenciālu, pret savu intimitāti, pret savu drošību, pret savu klātbūtni un kvalitāti dzīvē. Un mēs to varam sajust un no prāta saprast tikai tad, ka mēs sākam just savu sirdi un to izstrādājam. Es agrāk vainoju visas savas meitenes, sievu pilnīgi pie visām scēnām, pie visa,
un es teicu, tev met ciet, tiec ar sevi galā, tev ir savas traumas paterni, tev ir jātiek ar sevi galā. Bet tad, kad es sāku uzņemties atbildību par to, Tom pagriez pirkstu un uzdod jautājumu. Tās ir viņas problēmas, jā, tās ir viņas traumas, viņas paterni viennozīmīgi, bet kur daļa no tā ir par to, kāpēc tas izraisījās? Un es sāku iet sevi un uzdot jautājumus, kas par lietu ir. Un es vienmēr nonācu pie tā, kad es esmu kaut ko speciāli ieskicējis, pateicis daļu savu ego, ka es nespēju noturēt telpu. Ja es spētu noturēt telpu, viņai nebūtu šīs scēnas, viņai nebūtu šīs ekspresijas un šīs izpausmes. Okay. Un tas ir par to, cik sazemēts un klātesošs tu esi. Jo sieviete ir visi gadalaiki, rudens, pavasars, ziema, vasara. Mēs esam viens gadalaiks. Un tad, kad tu spēj būt sazemēts, tev sieviete jutīsies droši, un viņa nevienu scēnu tev netaisīs. Un es to varu teikt, liekot roku uz sirds, jo es to visu dzīvē esmu piedzīvojis. Labi, super, tā ir tava pieredze, bet vēl ir tūkstošiem cits pieredzes. Vai es bišķi papildināšu, vai tas, kad tu saki sievietes ekspresija, ja ir tava ekspresija, sanāk, ka tev ir ekspresija, sanāk, ka sieviete ir vainīga tajā brīdī? Man ir bijusi ekspresija, es salauzu roku pret sienu, sitot no dusmām par visu to. Tad tajā brīdī sieviete ir izvedus, tajā brīdī sanāk, ka viņa arī nenoturēja to telpu, sanāk, tajā brīdī viņa arī bija kaut kā, viņai tev bija jānoregulē. Sieviete nemaz nevar noturēt vīrietim telpu. Viņa var mēģināt, ja viņa ir sadzījusi, bet ja viņa nav sadzījusi, viņa procesā var mācīties to darīt. Jā, arī sievietei ir vīrietim jāmāk ar vīrieti runāt, bet es saku jāmāk, jo cilvēki ir visādi speciālisti, kas saka, kā jāmāk runāt, kā jāizturās. Sievietei vienīgais, kas vīrietim vajadzīgs, lai viņam noglauda muguru. Lai viņam pasaka, es tevi dzirdu un es tevi saprotu. Vīriešu sirds atmaiks sekundes simtdaļā. Taču, ja sieviete savos ievainojumos sakot visādas lietas vīrietim met ciet, tāpēc, ka tas atkal norāda to, kas notiek viņā. Okay, Partneris ir spogulis, un kamēr mēs to neredzēsim, mēs varam stundām par to runāt un vainot visu laiku vīriešu, sievietes, kamēr mēs nesāksim vērsties sevi un sajust, kad mums ir šis darbs jāizdara. Jā, man ir pavisam vienkārši risinājums šim te momentam. Es saprotu, ko tu pateici, saprotu, ko tu saki. Ir tā, ka tāpēc es arī pieminēju, ka agrāk tajās senču tradīcijās un visur, kur agrāk, kas bija dzīvoja vēl par tiem vēdiskiem laikiem, ir jāsaprot to, ka tur bija teikts, ka katram ir savi pienākumi dzīvē un ģimenē un attiecībās un tā tālāk. Un te ir jāsaprot viena tāda lieta, ka ja mēs runājam par attiecībām starp vīrieti un sievieti, vīrietim ir konkrētas spējas, ar ko viņš var darboties. Kas ir vīriešu spēcīgā puse? Tas ir fiziskais ķermenis, tad vīrietis ir fiziski spēcīgāks, visi piekritīs, ja? Un vīrietis ir mentāli jaudīgāks par sievieti. Un tā kā tu pats teici, sieviete ir enerģētiski daudz jaudīgāka par vīrieti. Ja? Enerģija tādā ziņā, ka emocionāli. Ja? Tas ir dabā ielikts, tas ir dabīgi apstiprināts fakts, ja? Kad reāli sievietei ir 7 reizes vairāk hormonu organismā nekā vīrietim ikdienā. Ja? No tā viņai, tā kā tu saki, ir tie 4 gada laiki un viss pārējais viņai notiek. Un problēma šodien ir tā, ka sievietes neapzinās to, ka viņām ir 7 reizes vairāk šo te hormonu, un viņas sevi piemēra uz vīrieti. Vīrietim nav ne tuvu tik daudz tā visa iekšā, kas sievietei tieši tie emocionālie stāvokļi. Vīrietis var censties tur sasprindzis, tur saspiesties, mēģināt izjust to sievieti un tā tālāk. Kaut ko mēs varam izjust, pilnībā piekrīt. Mēs varam just to sievieti. Mēs varam viņus atdzirdēt, bet tas ir apmēram 0,5% no tā, ko sieviete saka, no tā, ko sieviete jūt. Un tāpēc mums reāli pat nav instruments, ar kura palīdzību mēs to varam uztvert normāli, kā vīrietis. Mēs varam to uztrenēt, jā, mēs trenējam, bet tas būs varbūt nevis vairs 0,5, bet 5% pa dzīvi mēs to uztrenēsim. Jā, sajust sievieti. Un reāli, kas mums ir jādara, tas nozīmē, ko mums darīt, jo mums te ir instruments, kas strādā uz 95%, kur to likt lietā. Un te parādās tas moments, kad ir jāsaprot atšķirīgie pienākumi un atbildības attiecībās. Ja sieviete ir atbildīga vienpersoniski par attiecībām, kas notiek ģimenē, tad vīrietis ir atbildīgs vienpersoniski par attiecībām, kas notiek ārpus ģimenes. Un tad, kad šīs lietas saliek kopā un ieejot ģimenē, vīrietis atbild par saviem vīrišķajiem aspektiem tajās jūsu savstarpējās attiecībās, ja? Kas ir savā ziņā noturēt telpu. Priekš manis noturēt telpu, tas ir radīt drošu vidi.
Lai droša vide, es tāpēc tev piekrītu, ka tu saki, ka sieviete ir svarīga drošība, bet nedrošība jau nevis tu esi radījis, nedrošība ir viņai galvā. Protams, un ievainot sievieti, vīrieti burtiski var iznīcināt, nogalināt, saplēst gabalos. Tāpēc, ka viņi 7 reizes jaudīgāk ir par vīrieti. Tām es piekrītu, tā ir taisnība, taču ir jāapzinās tas, kāpēc tā sieviete to dara. Un tā ir vīrieša atbildība, lai mēs spējam, un tāpēc mums jādara nenormāli dziļš darbs. Tu nevari atbildēt par viņas bērnību, pilnībā taisnība. Jā. Tas nav reāli. Bet tev ir jāuzņemās atbildība par to, kāpēc viņa nejūtās droši ar tevi. Par to tu nevari atbildēt, tā ir bērnības trauma. Jā, tā ir bērnības trauma, bet kamēr viņa nejutīsies droši, tev bija meita. Jā. Skaties, tev ir meita. Viņa ar tevi jūtās droši tad, kad tu esi mierīgs, nosvērts, viss kārtībā, jūs spēlēties, rotaļāties, viss notiek. Ko tu dari, ka viņa saniknojās, ka viņa trako? Tu paliec dusmīgs uz viņu, tu sit viņu, tu taču nedari tās lietas. Nē, tu esi klātesošs, tu saproti, ka viņai ir emocijas, ka viņai ir izpausmes, ka viņa jūtās vienkārši slikti un tas ir pāries, tā vētra pāries. Un ko tu dari? Tu viņu paņem samīļo noteikti. Jā, tu esi klātesošs, tu viņai sniedz mīlestību, tu sniedz drošību. Tieši tas pats notiek ar pieaugušu sievieti. Lai cik viņa ir ievainota un sāpināta, mēs vīrieši negribam uzņemties to atbildību, jo vieglāk mums ir pateikt, ka viņai jātiek savām lietām galā pašai. Jā, viņai nebija tēvs, viņai nebija emocionāla drošība, un tāpēc viņa crazy, traka, un viņa plēš trauks un gatava tevi, kā tu teici, ar cīri vai nazi sadurt. Taču tev ir jāizdara šie secinājumi, ko un kā es varu darīt, lai es būtu droša vieta viņai. Un tu atgriezīsies pie tā, ka tu nevari būt droša vieta viņai, kamēr tu neesi izstrādājis visu to, kas ir tevi un sadziedējis savu sirdi. Kur tu, iespējams, regulēji mātes emocijas bērnībā, iespējams, tika nosodīts, kaunināts, vainots, neuzklausīts un tādā garā. Un tad, kad tu sadziedēsi visas tās lietas, tu būsi droša, sazemēta vieta un tev sieva var būt ar 700,000 traumām. Tas jau viņa jutīsies. Es domāju, tas, ko tu saki, tagad, droši. Tas varētu būt jau, zin, kad uz lielām vecumdienām. Es piekrītu Tomam. Visas izstrādājas, ja, ka tu vairs ne uz ko nereģē, jo tu saprati man domu. Tāpatās, ja. Es piekrītu Tomam, tikai ir vēl tāda nianse. Redz, tu runā par to, ka jā, es piekrītu vīrietim ir atbildība. Vīrietim ir atbildība par visiem lēmumiem dzīvē, arī par to, kādu sievu viņš izvēlējās un tā tālāk. Sieva jau izvēlās vīrieti, nevis vīrietis sievieti. Protams, bet, ja tu neatļausi, viņa tevi neizvēlēsies. Arī tāpatās. Ja, tā kā tu piedāvā, viņa tevi izvēlās. Viņi var tevi pasūtīt, ja, un viņi var tevi izvēlēties. Bet te ir tas moments atkal, kad, ja mēs saprotam, ka tu radi šo drošo vidi, bet viņa nav gatava nevienā drošajā vidē atrasties šī brīdī. Tas ir tas, ko mēs sākumā runājam. Vai abi divi ir gatavi iet un augt uz priekšu, vai vienkārši viens ir gatavs tikai vainot un vainot un vainot un vainot. Un te vairs nav saikne ar vidi. Tu vari formēt cik vien drošu, stabilu, emocionāli, materiāli nodrošinātu vidi, kādu vien vajag vidi, bet beigās tu saproti, ka nekas no tā nedarbojas, tāpēc, ka tur ir ieslēdzies viens patents. Un kur to ļoti viegli var redzēt tajā, ar ko tava sieviete komunicē ikdienā. Tu vari savu vidi radīt, kādu tu gribi, bet sieviete, viņa izējot ārpus tavas vides, kuru tu esi radījis, viņa satiek tur, piemēram, draudzeni, tur vecmāmu, mammu, māsu, vēl kaut ko, kurā turpina tur mest pa lampu, ja iešņauk kaut ko, vēl kaut ko darīt. Ja viņa atnāk mājās, un sievietes daba ir uzsūcoša. Viņa to, ko tur ir uzsūkusi, viņa nes pie tevis. Un šitā viņa to var turpināt nest gadiem no turienes uz šejienu, un tu savu vidi vari mēģināt turēt, un tas sanāk, ka tava dzīve 10, 20, 30 gadus stāv uz vietas, jo tu centies turēt vidi, kuru nāk visu laiku regulāri kāds iznīcināt no malas. Ok, super. Jautājums skatītājiem. Ierakstiet mums karsta diskusija reāli. Kurš tad ir atbildīgs par šo vidi? Vai vīrietis kaut kādā mērā ir atbildīgs par sievieti? Par sievietes jūtām un emocijām, vai sieviete ir atbildīga par vīriešu kaut kādām jūtām emocijām? Ierakstiet komentārā. Man liekas, ļoti interesanta tēma. Jā, šeit viens ir, kad ir tomēr vīrietim jātur sievietes kaut kāda šī vide, jā, kaut kāda šī drošība, jā, un savukārt otrs viedoklis, ka principā tā sieviete vai vīrietis var rīkoties vienkārši pēc savām traumām, un otrs principā tur nav nekāda daļa nav otram cilvēkam par to, ka viņš reaģē. Jā, teiksim, mēs atbildam katrs pats par savu. Mēs atbildam pats par savu. Jā. Ierakstiet komentārā, kādi ir jūsu viedoklis par šo, kuram ir, vai ir jāpiemērojās, vai tomēr
vai tomēr tas ir kaut kāds traumas, un katram tomēr jāuzņemās atbildība par sevi. Ierakstiet komentārā, karstu diskusiju līdz sarakstam, paskatāmies, jā, kā veidojas, uztaisīsim attiecības strīdu līdz komentāros. Nē, es piekomentēšu klāt par to, ko mēs runājām. Tātad vīrietim uzdevums ir sievietei turēt telpu un vietu, un to es varu teikt no pieredzes un no dzīves, un kas notiek, kad vīrietis netur telpu, attiecības būs hausā, tāpēc, kad sieviete ļoti ievainot un vīrietis ievainots, un sieviete nekad pirmā nespēs būt sazemētākā, drošāka un visu, jo viņa vienkārši sievišķais dzimums, un viņa, kā es teicu, vēsturiski jau ir mocīta. Tas norāda, ka vīrietis vada. Jā, vīrietis vada, un tāpēc vīrieša atbildība ir to darbu darīt, un vīrietim jāizdara pirmajam, paralēli arī sieviete, ka vīrietis, es tev izstāstīšu savas attiecības, mēs sievu sagājām kopā, viņa norādīja virzienu, un es sāku darīt to darbu. Viņa pamazām, viņai paliek vieglāk. Es strādāju, braucu tur uz Ajavās, ko es tur taisu strādāju, visu, es eju dziļi, reflektēju ikdienā, lietas ar sevi, visu, griežu pirkstus sevi, ieklausos viņā dziļāk, jo sieviete jūt intuitīvi. Viņai paliek labāk, viņa sadziedē to. Es tā kā nosacīti eju visu laiku, tā kā tas tanks pa priekšu, un viņai jūtās arvien drošāk un brīvāk. Tāpēc vīrietim ir jāizdara pirmajam tas darbs. Tā kā ne gluži pirmie, bet abiem reizēm, bet vīrietim jādara vairāk. Vīrietim jāiet solis pa priekšu. Viņam jāiet pa priekšu, un tad sievietei visu laiku būs uz ko paļauties un justies droši. Sieviete nevar sevi sadziedēt, ja viņa nejūtās droši, viņa iznīcinās to vīrieti. Un ja abi ir neapzināti, attiecības būs hausā, tur būs strīdi, scēnas, izšķirsies, atradīs nākamos, sākumā skaisti, pēc tam atkal tas pats, kamēr cilvēki beidzot nesāks dziļi apzināties, kad viņiem ir jāsāk sevi izstrādāt. Un visu to, kas ir viņos, jo tas nekad nav par otru. Kā es teicu, ne vīrietim, sievietei. Katram pašam par sevi. Nu jā, okay. Tur es pilnībā piekrītu, tāpēc es teicu, ka ir svarīgi sākumā atrast to, kurš ir gatavs ar tevi kopā augt un attīstīties. Bet to var piekrīt, tu nevar redzēt to pirmajā tikšanās. Redzēt, nē, tikai kaut kādā laika. Tas arī kaut kādā ziņā ir balstīts uz bailēm. Jo, ja mēs balstam uz bailēm attiecības, kad es pabeigšu domu, ja mēs balstam uz attiecības, tās ir bailes, ko tu saki. Piemēram, ja tu saki, kad attiecības balstās to, es pabeigšu domu. Pagaid, tagad Rolands teica, es pabeigšu domu. Viņš iesāk domu. Es pabeigšu domu, vienkārši es piebildīšu klāt. Bet paklausies, bišķiņ cienu cits cilvēks. Es cienu cilvēku. Šobrīd Rolands izteicās, es cienu cilvēku, es vienkārši piebildīšu klāt to, ka tas ir balstīts uz bailēm. Bet tu nevari pagaidīt. Es varu pagaidīt. Pagaidi vienkārši, parādi, ka tu esi vīrietis, ka tu vari pagaidīt. Man nav nekas jāparāda, es zinu, ka es esmu vīrietis. Super, Rolands. Jā, es jau bišķiņ aizgāju prom no tās domas tur. Par ko bija vispār? Ko mēs sākam runāt? Mēs principā runājam. Jā, labi, nav būtiski. Es vienkārši gribēju tur ieskicēt vienu tēmu, bet kaut kas izskrēja, sāku klausīties to un šito pēc tam. Labi, nav būtiski. Es varu atgādināt to tēmu. Jā, tu teici, ka attiecībās cilvēki sajiet kopā un viņiem ir jārēķinās, ka otrs gribēs arī strādāt ar sevi, darboties ar sevi un iet līdzi. Protams. Taču par to, es ieskicēju un es teicu tāpēc, ka manā skatījumā un tas ir pēc manas pieredzes balstīts uz bailēm. Edgars prasīja par to, vai to iepriekš var uzzināt vai nevar uzzināt. Ja? Principā to var iepriekš saprast tad, kad tu pats esi ar sevi strādājis. Tad, kad tu esi ar sevi pastrādājis, tu jau zini, ko nozīmē ar sevi strādāt. Un tad, tu ejot pie cilvēka, tu vari novērtēt, vai šis cilvēks arī ar sevi jau ir strādājis. Ja viņam ir paterns tāds, ka viņš ir kaut ko sevi izkopis, ja? Nevis tur vienkārši izlasījis daudz gudras grāmatas par jogu, vai tur vēl kaut ko tur izdarījis, vai tur jogo, vai peldu, vai kā tu teici, āliņģī, lienu un vēl kaut kas. Bet reāli ar sevi strādājis nozīmē, ka es biju tāds kādreiz, un man dzīve pēc tam radikāli izmainījās pavisam citā virzienā. Ar šo cilvēku ir jēga strādāt kopā tālāk. Un tas ir arī mehānisms, kā es izvēlos arī cilvēkus tādam kā mentorēšanas procesam. Es saprotu, ka viņš ir gatavs darīt, ka viņš ir gatavs pazaudēt kaut ko dzīvē. Jā, jo reāli, ko nozīmē darbs ar sevi? Darbs ar sevi nozīmē zaudēt, atdot vērtības savas. Reāli, ja mēs kaut ko neatdodam no savas dzīves, mēs nestrādājam ar sevi. Ja es esmu gatavs upurēt kaut ko, kas man bija svarīgi kādreiz, bez kā es nevarēju dzīvot, ja? Tikai pēc tam, kad es esmu to upurējis, es apzinājies, ko es esmu atstājis, lai es iegūtu kaut ko citu. Tur es saprotu, ka cilvēks strādā ar sevi. Piemēram, vērtīga lieta, jā, kur
Piemēram? Un, es, piemēram, par sevi, es arī strādāju, man bija korporatīvā vide, es tur ļoti, ļoti labi pelnīju, man tur bija bizness, un viss kaut kas bija, es tur daudzus gadus nostrādāju, tur pa augstiem amatiem, pa visu pasauli braukāju apkārt, lielus tur priekšniekus, tur tirināju un purināju visādos veidos, lai tur iznāk tā kā vajag tur, un vispārējais, Un tad es vienā dienā vienkārši šitā hops, man vairs to negribās darīt, tāpēc, ka tas prasa no manis laiku, kuru es gribu veltīt citās lietās. Es atdevu to komforta zonu, kas man bija pilnībā nodrošināts. Es ceļot pa pasauli, es ar ģimeni tur apceļojām pasauli, lidinājāmies apkārt, naudas bija pietiekami un vēl vairāk, un tur visu kaut ko tur māju būvē, remontē, visam pietiek nauda. Un tad tu vienā brīdī saproti, man to vairs nevajag. Kā nevajag? Visi šitā tēma. Es pie tam 3 reizes šitā savā dzīvē esmu izdarījis jau. Tā kā man pēc tam radi draugi saka, groza pirkstu pie deniņiem, tu ko no šitādas darba aizgāji, no šitādas karjeras aizgāji, un kā? Es saku, man to nevajag. Es jūtos droši, tāpēc, ka es zinu, ka es eju citā virzienā. Un es izvēlējos pavisam citu ceļu, un es to katru reizi izvēlos. Un es atdodu to, kas man bija, man to nevajag. Es nepieturos pie tā un eju tālāk. Super, un tā ir mana tā iekšējā drošība un stabilitāte. Es pats sevi vērtēju pēc tā, kad es esmu spējīgs no kaut kā atteikties un doties jaunā ceļā. Un tas nozīmē, ka es sevi novērtēju, saprotu, es vēl turpinu strādāt ar sevi. Un atteikties no kaut kādām arī attiecībām vai atteikties no kaut kā, kas tev principā vairs nenes prieku. Tas var būt gan attiecības, gan biznesa, gan darbs, vienalga. Kas, tā ir vīriešu prerogatīva, tas ir vīrieša reālais spēks. Rāmis, kas mani satur kopā, tā ir tā askēze, ko es esmu spējīgs. Tu arī runā, Toms, par askēzēm. Es piekrītu, ir jābūt askēzei, ka tu turi telpu mājās, kur tās attiecības var veidoties. Bet sievietei ir jābūt reāli arī atbildīgai par to, ko viņa dara savā dzīvē. Es saprotu, ir traumas, ir pārdzīvojumi. Tev bija savas traumas. Sievietei bija savas traumas, bet nedrīkst būt visatļautība, jo sieviete, kad met pudeli vai emocionē, tas ir tāpat kā tu paņem, ka tu gribi iegāzt viņai ar kulaku pa seju. Tas ir līdzvērtīgi. Sievietes emocionālā vardarbība ir līdzvērtīga vīriešu fiziskai vardarbībai. Pilnībā līdzvērtīga, tāpēc, ka vīrietis ir 7 reizes fiziski spēcīgāks par sievieti, un sieviete ir 7 reizes emocionāli spēcīga. Sieviete ar savām emocijām vīrieti līdz pašnāvībai var novest. Viņa, tā kā tu pats teici, viņa var iznīcināt. Viņa var iebradāt zemē, dubļos un pazemot, un vēl visādos citos veidos var ar viņu izrīkoties. Vienīgais, ko vīrietis var izdarīt, mentāli izveidot telpu vai rāmjus, kur to sievieti iesprostot, vai tur, lai viņa neiznes sienas mājā un nenogāž. Vai otra lieta fiziski saķēdēt rokas, kā es jokojos, un pie radiatora pieķēdēt viņu, lai viņa tur neizdara kaut ko pāri kādam, tajā emociju stāvoklī. Ir tādi brīži dzīvē, kuros tu sajūti, ka beidzot esi dzīvs. Endorfīna misija ir iedvesmot cilvēkus visā pasaulē dzīvot brīvu, apzinātu un skaistu dzīvi bez atkarībām. Šī ir tā vieta, kur tu jūti dzīvi bez maskām. Vieta, kur esi tikai tu, tava enerģija un cilvēki, kas tevi ceļ. Priekš manis Endorfīna festivāls, tas ir lielisks enerģijas uzplūdums. Tā ir vieta, kur tu vari justies brīvs. Tā ir vieta, kur es personīgi sajūtu kaut kādu nelielu atmodas brīdi. Baudīju skaistos tērpus, baudīju cilvēkus, kuri jutās brīvi. Man likās, ka man dvēsele izlido laukā no ķermeņa. Tā bija tāda brīvības sajūta, kādas nekad neesmu jutis. Mēs radījām telpu, kas jau izmainīs simtiem cilvēku dzīves. Un šis ir tikai sākums. Mūsu nākotnes mērķis ir radīt jaunu, apzinātu dzīvesveidu kultūru. Elektroniskās mūzikas festivāli Eiropā un pasaulē bez apreibinošām vielām. Dabīgi, enerģijas un nomierinoši dzērienu fokusam un līdzsvarai, izaugsmes un transformācijas grāmatas un programmas, fashion merch, kas simbolizē brīvību un skaidrību, online platforma līdzīgi domājošiem, frančīzes modelis Endorfīna kustības izplašanai visā pasaulē. Ja tu jūti, ka esi gatavs nākamajam līmenim, šī ir vieta, kur tas sākas. Pievienojies! Es redzu un es jūtu, un to, ko es esmu novērojis pēc sevis, pēc saviem klientiem un ar cilvēkiem, kuriem esmu strādājis un komunicējis, mēs vīrieši esam ievainoti puikas,
kur nevēlas uzņemties atbildību par sievieti. Un es vienmēr runāšu patiesību, tas būs nērti cilvēkiem, tas sacels kaut kādu ažiotāžu un pretestību, bet jau uzdod jautājums, kāpēc jums sacēla ažiotāžu un pretestību. Un tajā brīdī, ja mēs neuzņemamies šo atbildību par sievieti, ja mēs neuzņemamies atbildību par sevi, mēs paliksim šajā mazajā puikas tēlā, mēs vienmēr ķersimies pēc porno, pēc pīpēšanām, pēc iedzeršanām, pēc skrūlēšanām, pēc saldumiem, pēc citām sievietēm. Mums vajadzēs visu ārpusē, bet mēs neapzināsimies, kas ir būt klātesošam, kas ir būt drošai vietai, kas ir būt spēcīgam vīrietim priekš savas sievietes. Mēs to vienkārši nespējam no šīs daļas izdarīt, tāpēc, ka mēs esam ļoti aprobežot savā domāšanā, ievainot savās traumās, un mēs nedaram šo dziļo darbu, jo vieglāk gan nervu sistēmai, gan prātam ir izvēlēties pazīstamus un zināmus ceļus, kā mēs funkcionējam, kā mēs atbildam, kur mēs ejam, nevis pagriezt pirkstu uz sevi un skatīties, kāpēc mana sieviete tā jūtās, kāpēc es tā izturos, kāpēc tas tā notika. Tā ir mūsu atbildība, bet mēs esam mazi ievainoti puikas, kuri izdarīs visu, līdz viņam liks pistoli pie galvas, viņš neatzīsies. Tāpēc, ka mēs nespējam sevi just, un tā problēma ir tā, ka mēs nejūtam savu sirdi. Kad mēs sajutīsim savu sirdi, mēs sajutīsim sievieti, mēs spēsim viņai sniegt drošību. Viņa dzīvē, lai cik viņai būs traumas, viņa sāks viņas sadziedēt, viņa nepacels nazi, viņa nemetīs pudeli, viņa neplēsīs. Un es to saku no pieredzes, kam es dzīvē esmu gājis cauri, un kā mani klienti ar to strādā. Un kā mēs ar tam visam vedu procesam cauri. Es daru to, ko pasaulē dara varbūt vēl kādi 2-3 cilvēki. Latvijā to nedara viens, un es to varu teikt roku liekot uz sirds. Ok, labi, Doms, paldies par tavu viedokli. Mums kāds diskusijā aizgājis. Jā, es varu bišķiņu vēl vienu lietu. Nedaudz jautājumu skatītājiem, principā ierakstiet, padalīties savu pieredzi, vai jums ir izdevies kādreiz dzīvē atteikties no kaut kā, ka jūs redzat, ka jums principā jāiet ir tālāk no kaut kā ierastā, un ko tas jums ir devis, vai jūs esat bijuši tik tāds liels spēks, kur varbūt, vai bija tas spēks pagriezties, aiziet prom, piņķim no kaut kādām sliktām attiecībām, kas jums reāli, ko jūs nevarētu izturēt, vai no kaut kāda, kā Rolands saka, aiziet, pamest biznesu, aiziet no darba un saprast to, ka man vajag kaut ko citu, man tas vairs nedod nekādu apmierinājumu, gandrīz, vai tieši otrādi tas man degradē. Ierakstiet savu pieredzi. Tā ir ļoti, man liekas, būtiska pieredze, ka kur ņemt šo drosmi, kā jūs to uzdrošināties, un vai tas jums tiešām nostrādāja par labu jums. Ierakstiet šo komentāru, Roland, es gatavs uzdāvināt šim vērtīgam komentāram kaut ko. Jā, es esmu gatavs uzdāvināt šim vērtīgākajam komentāram dāvanā seminārs bērnu audzināšana un neskādējot, tā, kā audzināt bērnu neskādējot. Ir video seminārs par tēmu, kā audzināt bērnu neskādējot viņam. Super, tā būs starp citu mūsu 7 stundu garš seminārs. Super, mums būs nākamais podcasts tieši par to, kā reāli nenodot tās traumas tālāk bērniem. Tāpēc, principā, šis ir tāds jau solis. Rolands jau dod reāli informāciju. Vienam cilvēkam, kurš ierakstīs godīgi atbildu šo jautājumu, padalīsies savu pieredzi. Komentāros, principā, ir arī otrs podcasts, kur mēs varam daudz mācīties citu cilvēku pieredzi. Mums ir komentētākais podcasts Latvijā. Tāpēc uzturēsim to, ierakstiet komentārā, padalieties. Kas bija šis solis, kas to pamudināja un ko tas jums deva. Un Rolands uzdāvinās savu kursu par to tēmu, kas mums būs nākamā podcastu sērijā, 3. sērijā, kur mēs runāsim par to, kā nenodot to, ko mēs esam pārņēmuši no vecākiem, kā nenodot to saviem bērniem. Paldies, ka jūs skatāties un piesakojat obligāti mūsu kanālam, tie, kas vēl nav piesakojuši. Mums pēc statistikas ir uzlabojušies statistikas, 67% vēl cilvēki skatās, kas nav piesakojuši, tāpēc samazināsim šo statistiku vēl, bija 75%, samazināsim vēl šo statistiku, piesakojiet, ja jums šīs tēmas ir aktuāls, ja jūs dzirdat un redzat kaut kādu labumu priekš sevīm, ko jūs pielietojat, kas jums notrigerē, kas jums rezonē. Piesakojiet šim kanālam, pārsūtiet draugam varbūt šo video un ierakstiet komentāru. Tas palīdzēs mums augt, attīstīties un kļūt varbūt par Latvijas skatītāko un populārāko, dziļāko podcastu. Jā, man bija vēl tāda lietiņa. Es ļoti labi saprotu to, ko tu saki, un es tev piekrītu. Ir svarīgi būt šeit un tagad, jo tas, ko tu saki, ko tā sievietes jušana, tas ir par šo mirkli. Tā kā dzīvot šeit un tagad šī mirklī, tā ir svarīga lieta, un, protams, vīrietim arī tas ir jāpieprot. Tā ir tā jušana. Ja es jūtu, es esmu šeit un tagad. Ja es nejūtu, es esmu savā galvā, domās un visur, kur es tev pilnībā piekrītu. Bet
Ir vēl tāda lieta, piemēram, kā es atgriežoties pie tā momenta, ka mums katram ir savas atbildības dzīvē. Jā, tad sievietes, kā es teicu, atbildība ir ģimene, jo ģimeni būvē sieviete, vīrietis, viņai dod, tā kā tu saki, telpu, kur to būvēt. Jā. Un otra lieta, savukārt, ko tad būvē vīrietis? Jautājums, ja sieviete būvē ģimeni, kas ir saistīts ar bērniem, ar sievu un vispār, tad vīrietis būvē pēctecību, mantojumu un ilgtermiņa domāšanu tam visam. Un tas saucās dzimta. Vīrietis formē dzimtu, sieviete formē ģimeni. Ģimene ir iekš dzimtas, tāpēc vīrietis ir atbildīgs par to, kas ģimenē notiek. Es tev pilnībā piekrītu. Bet te ir tas moments atkal, kad mēs nevaram atbildēt par sievietes stāvokļiem. Un tur es nevaru pieņemt to, ka vīrietis ir atbildīgs par sievietes stāvokļiem. Tieši pretēji sieviete ir atbildīga par vīrieša psihoemocionālo stāvokli. Tāpēc, ka viņa ir 7 reizes spēcīgāka, jo viņa formē telpu, piepilda ar savām emocijām šo telpu. Un ja vīrietis atnāk mājās un telpa ir izārdīta, deformēta un uz viņu bļauj, tik līdz viņš ienāk pār durvīm, vai tur, nezinu, met ar čību, ja nemaz nerunājot par to, ka sieviete pieskrien apķer samīļo vīrieti, paņem no viņa to, ko viņš ir atnesis mājās tajā dienā. Ja? Nu, es esmu par to režīmu, ka sieviete nestrādā, ka viņa rūpējas par ģimeni, par bērniem mājās, un vīrietis ir tas, kas regulāri uzvelk skafandru un dodās tur meklējumos, cīņās ārpusē, ja? Un nes tur to mamutu mājās, kā citi saka, vai vēl kaut ko. Ja, ja sieviete nodarbojas ar ģimeni, ja sieviete nenodarbojas ar ģimeni, tad es esmu par to, ka arī sieviete velk skafandru un iet mamutus nest mājās. Ja? Tā kā mans tāds skatījums. Un te ir, jo kas ir dzimta, tas ir ilgtermiņa projekts, tas nav šeit un tagad. Tas ir vīrieša skats vienmēr ir vērsts nākotnē. Sievietes skats vienmēr ir vērsts šeit un tagad, lai es esmu komfortā. Jā, vīriešu pienākums ir radīt komfortablus apstākļus, kur sieviete var veidot ģimeni, pilnvērtīgi būt emocionāli atvērta un visu pārējo darīt. Bet ja sieviete, kā tu saki, ir ļoti satraumēta un pat šie komfortablie apstākļi viņai neļauj to just, un labi, es varu tur veltīt savas 15 minūtes dienā, lai ieklausītos tajā sievietē, bet vairāk es nevaru, jo kurš tad pēc tam ies uz to tālējošu? Viedoši, interesantu. Tas, ko tu saki, tā ir pilnīgi taisnība par to, ka vīrietim ir jārada šī drošā vieta sievietei, kā es arī teicu. Kas ir interesanti, tikai 2000. gados izpētiet to, kas regulē sievietes nervu sistēmu. Pirms tam visi balstījās uz vīriešu nervu sistēmas regulāciju, visi pētījumi, viss dopamīns regulē vīriešu nervu sistēmu. Tātad sasniegumi, izdošanās, panākumi, viss. Un to visu pielīdzināja sievietēm. Taču sievietes nervu sistēmu regulē kas? Oksitocīns. Kas ir sievišķais hormons, kas ir bauda, kas ir jušana, kas ir ļaušanās, kas ir pieskārieni, kas ir sarunas, kas ir izšķīšana. Un ja vīrietis nerada sievietei šo drošo vidi un drošo vietu, viņa nebūs savā oksitocīna, ja mēs arī no zinātniskā viedokļa meklējam šajā hormonālajā līmenī, un viņa nespēs atmaikt, viņa nespēs būt savā sievišķa enerģijā, un tieši tāpēc viņai metīs ciet, tāpēc, ka viņai nav šī drošā vide un vieta. Jā, un viena lieta, kāpēc sievietes pārsvarā ļoti daudz, nekas personisks, bet es zinu, ka ir sievietes, kurām vienām jāaudzina bērni, jo vīrieši nav uzņēmušies atbildību, ir pametuši un aizgājuši un nav pēdiņās izturējuši, ja? Vienkārši nav uzņēmušies atbildību bez nosodījuma, bet realitāte, tāpēc, ka viņiem savas traumas, tām sievietēm ir pašām jācīnās, un liela daļa no sievietēm, kuras ir ievainotas no tēva traumas, viņas kultivē un rada šo dopamīnu, kas nošķeļ un nogalina oksitocīnu, un viņas domā, ka sasniedzot darbu un attīstot un karjeru un boss baby un viss, kad viņa būs pietiekoša. Viņa nebūs pietiekoša, jo viņā neizstrādājas galvenais sievišķais hormons, viņa iet pret savu dabu. Un tas nogalina visu, ja mēs arī no zinātniskā viedokļa paskatāmies. Jo es zinu, ka daudziem vajag to prātu pabarot, bet čaļi es teikšu godīgi un atklāti, mēs runājam par teorijām, mēs runājam no prāta, mēs runājam par visu to, kas ir prāts, kas ir teorija, kas tas, ko mēs esam lasījuši, mācījušies. Mums ir jāsāk just. Okay, mums ir jāsāk just. Super. Davai tad pasaka, kā just to tagad, kā atjaunot vispār, kā atjaunot jušanu vīrietim. Tu saki, ka vīrietis nejūt. Es piekrītu, ka principā vīrietis nejūt. Es domāju, šajā laikā arī sievietes nejūt. Ar jūšanu vispār ir reāli problēmas, ja? Tu pareizi pateici, kāpēc nejūt. Es pat teiktu, ka sievietes mazāk jūt nekā vīrieši šodien. Kāpēc tā?
Tāpēc, ka viņas vēl loma reāli viņas pārņēmuši, ir vairāk spiestas. vīrišķīgas palikuši nekā paši vīrieši šodien. Un tā ir tā mūsu problēma, ka vīrieši kļuvuši sievišķīgi, viņi cenšas vairāk pildīt sieviešu funkcijas attiecībās un ģimenēs nekā sievietes. Sievietes tagad vienkārši grib močīt, bliest. Un es teiktu, nevis viņām tas dopamīns tur ir, jā, bet tas, ko sievieti, kad zinātnieki ir izpētījuši, kad izrādās, ka sievietēm salīdzinot ar 20 gadiem atpakaļ, šobrīd ir vairāk testosterona. Nekā estradiols, ja? Jā. Līdz ar to tas ir reāli... Jau no dzimšanas? Nē, no dzimšanas nedzīvojot, tur no mazotnes augot, viņai vairojas testosterons. Un sievietēm veidojās tas, ko var saukt par olām. Reāli viņi saka, ka ir pazīmes par to, ka sievietēm sāk tā kā dabīgi veidoties sēklinieki iekšā. Un zini, kāpēc vīrieši šajā gadsimtā, šajā laikmetā ir palikuši tādi vāji? Tāpēc, ka viņas mammas ir audzinājušas. Tāpēc, ka mammas viņus audzināja, un zini, kā viņas audzināja? Ievainotas mammas viņus audzināja tādas pašas, kurām vīri darīja pāri, kurām vīri nedeva drošu telpu un vietu, kurām vīrieši neuzņēmās atbildību, neparūpējas un nesajūta to, ka sievišķa enerģija ir pati spēcīgākā enerģija pasaulē, kas ir mūsu arī sirds kā vīriešu. Un mums ir jāsniedz šī drošā vieta tāpēc, ka tad mēs paši šaujam sev kājā un nogalinam savu potenciālu un savu jušanu un iespēju saslēgties ar savu intuīciju. Un tajā brīdī, ja mēs sakam to atkal savām emocijām un mēs gāžam sievieti ārā, mēs šaujam sev kājā, mēs šaujam sev sirdī. Protams. Tieši tāpat kā sievietes to dara, arī šauj sev kājā un šauj sev sirdī. Bet es tev pateikšu, te nevienmēr ir tā, ka tikai vīrieši tur bija vardarbīgi pret sievietēm, tāpēc tas viss ir sācies. To tā ir feminisma tagad ideoloģija. Bet tu pats teici, ka vīrieši 7 reizes spēcīgāk, un tas no laika gaitas tā bija. Sievietes enerģija ir tik spēcīga, ka vīrieši viņu nespēja izturēt. Un to es piedzīvoju savā garīgajā pamošanās praksē, kur es to visu sajūtu un redzēju senčiem no vēstures, kā tas viss ir noticis. Jā, tāpēc, kad sievietes enerģija bija spēcīgākā, valdošākā, mierīgākā, sieviete ir mīloša, viņa var radīt visu. Un tad, kad mēs esam, un tāpēc saku, es to paturpināsim tālāk, ko teicu par jušanu, tāpēc mums jānāk jušanā, jāsadziedē sava sirds, jo tad, kad mēs nonāksim savā sirdī, beigsies kari, beigsies izvarošanas, beigsies strīdi, mēs visu iedzīvosim, saņemsim viena knipja ātrumā. Es piekrītu, jā, ka tas ir svarīgi, bet es zinu, ka kamēr sievietes sevi nesadziedēs, kari nebeigsies. Visi kari notiek dēļ sievietēm. Sieviete sadziedēs sevi tad, kad vīrietis sevi sadziedēs. Protams, vīrietim ir jābūt savā vīrišķajā spēkā pastāvīgi. Bez tā mums vispār nav iespējama sabiedrība, tāpēc, ka vīrietis ir dominējošais elements. Un dominance nenozīmē vardarbību. Dominance nozīmē struktūru, kontroli un pārvaldību. Tā tas ir. Un kamēr sievietes nebūs gatavas iekļauties struktūrā, ko mēs saucam par sabiedrību, par ģimeni, par dzimtu, par visu pārējo, ja, tikmēr vīrietis tur var izstiepties, izplesties. Sieviete ir tikpat spēcīga kā vīrietis, tikai citā aspektā. Un tas ir, kur abiem ir jāstrādā. Mēs nevaram teikt, ka tikai vīrietim jāstrādā, lai sievietei būtu ērti dzīvot. Mēs šodien dzīvojam sabiedrībā. Vot tieši šis moments, ka vīrieši apkalpo sievietes pēdējos, man liekas, gadus 50 stabili. Vīrietis dzīvo, lai apkalpotu sievieti, un tāpēc mēs redzam šo degradāciju sabiedrībā šodien. Kad mums rodās problēmas ar dzimumu identitātes noteikšanu. Jo bērni jau aug un viņiem audzina tās lietas, ka viņš nesaprot, ka viņš ir puika vai viņš ir meitene. Ja? Un diezgan bieži to stimulē tieši sieviešu netikšana ar sevi galā. Un, protams, vīrieši, kas ir mīksti, nevarīgi, kas nevar to telpu nodrošināt, stabilo vidi un vispārējo, to sekmē, vēl papildus stimulē. Ja? Bet tas, ko es vēl gribēju piebilst, vēl viena lietiņa bija, kas man izskrēja atkal no prāta. Laikam nebija svarīgi. Nē, tu saki, jā, ka nav dūma bez uguns, jā. Toms saka reāli, tur vīrietim jānodrošina sievietes. Rolands saka reāli to, ka principā sieviete arī ir jāstrādā un sieviete arī jādod savu ārtavu. Sievietei ir jādara tas, kas viņai patīk. Sievietei jādara lietas, lai viņa darītu darbus, kas viņai sagādā prieku un laimi. Viņai nav jāstrādā, lai viņa nopelnītu. Jo tad viņa iekāp savā tajā enerģijā, ka viņa ir vīrišķa enerģijā, un viņa nespēja atmaigt. Ļoti daudz. Maz. Kas dara to, kas viņam patīk? Nē, kas dara to, kas patīk, ārkārtīgi maz. Jā, tur jau ārkārtīgi maz. Un tas ir atkal atgriežas pie mums kā vīriešiem.
mazie puikas, kuri neuzņemās Mums atbildību. jāpalīdz viņai, teiksim, tai dzīvē, paņemt to turēt laukā, lai viņa var darīt to, kas viņai patīk. Jā. Paklau, Nē, nu tā īsumā, sieviete ir nenormāli skaista. Viņa ir nenormāli skaista. Bet, Būt, nu, es tā to ir mūsu neapstrīdu. sirds. To es neapstrīdu. Sieviete, es izstāstīšu, kāpēc to saku. Sieviete reprezentē mūsu sirdi. Mēs paši duram savā sirdī. Ja mēs mēģinām argumentēt, pamatot, parādīt, ka ne sievietei jādara, mēs neuzņemamies atbildību par sevi kā vīrieši, un mēs neuzņemamies atbildību par savu sirdi. Tāpēc, ka mums visiem ir mammas ievainojums, kur mēs nesņemam mīlestību, novērtējums, apliecinājums, rūpes, intimitāti, klātbūtni, un mēs funkcionējam tās daļas. Tāpēc mēs, kā es teicu, raujamies. Mums vajag sievietes, skatienus, porno, visas šīs lietas, Tas ir vājiem vīriešiem. mēs meklējam visu ārpusē. Jā, tie ir vājie vīrieši. Es tev piekrītu, ka ir vāji vīrieši, kuri nav vispār spējīgi iedarboties ar sievietēm. Tā ir, bet es runāju par vīriešiem, kuri ir jau sastruktūrējuši savu vidi, tur to telpu, un ar visu to sievietes nav gatavas tur attīstīties. Tad viņš netur telpu. Tā nav telpas turēšana. Ja Tad viņš turētu telpu, sieviete būtu, kā Edgars teica, kā viņa meita, kura būtu visās emociju izpausmēs, un vienkārši viņš būtu priekš viņas. Viņš būtu klātesošs, viņš būtu mīlošs, un viņa atmaigtu. Es jums saku, tas nav iespējams to saprast ar prātu, to var tikai sajust. Es tev piekrītu, viņa atmaigtu pie nosacījuma, ja viņai tikai šī telpa ir, ka viņa neiziet no telpas. Bet es vēlreiz saku, sieviete, kas ir pieradusi iet socializēties ikdienā, viņa uz telpu nes vīrusus regulāri. Viņa neko nenesīs, ja vīrietis viņai tiešām būs šī drošība Vīrusus, attiecībās. ja? Ja viņai būs Vīrusus, jā. attiecībās ar Ko vīrieti viņa šī drošība, viņa neko mājās nenesīs. Viņai var notikt viss apkārt un otrkārt. Viņa nepievilks tādus cilvēkus un tādu enerģiju, jo viņai būs šī drošība. Viņai būs šī harmonija, vīrišķās, sievišķās enerģijas harmonija attiecībās. Daudz redzējis šo drošību, kur vīrietis visu nodrošina, viņiem ir ideāla Ārpusē. vide, iekšpusē. Es esmu braucis ciemos, viņam tiešām tur slēgta vide un tā, bet tiklīdz tā sieviete izbrauc tur uz pilsētu, viņa nav apmierināta ar to, ka viņai nav tas dopamīns, jo viņa no mazotnes pieradusi, tā kā saka, to dopamīnu dabūt sev uzmanību, ja? Un viņai ir pamaz tikai ar vīriešu uzmanību, pamaz tikai ar bērniem, pamaz tikai ar vēl kaut ko. Viņa meklē to tās emocionālās šūpoles, un kamēr viņa nevar izšūpoties pietiekami daudz, nevar dabūt šos te gandarījumus, tos dopamīnus savā dzīvē, tikmēr sanāk tā, ka no tā cieš bērni, no tā cieš vīrs, no tā cieš visi pārējie, un vīrietis it kā tur telpu, viņš tur gadu, tur 5, tur 7, tur 10 gadus varbūt tur to telpu, cik ilgi vēl turēt telpu, jo bērni izaug un viņi ir traumēti šajā telpā. Viņš netur to telpu, mīļie draugi, viņš netur to telpu. Kas ir, kā ir turēt telpu? Turēt telpu ir just sevi, just savu sirdi un būt klātesošam. Turēt telpu nenozīmē, ka tev mājās ir miers un drošība. Turēt telpu nenozīmē, ka tu finansiāli visu nopako un nodrošini. Kam tas jādara? Turēt telpu tas nenozīmē, ka tu saki labus vārdus un it kā esi mierīgs. Sieviete jūt tavu enerģiju. Un ja tu neesi sadziedējis savu mātes traumu, ja tu neesi sadziedējis tēva traumu, kur mēs visi dzīvojam no šīs funkcionējušās prāta daļas, ko mēs visu tikai loģiskojam, kamēr tu neesi šeit klātesoši un tagad savā sirdī, mēs nejūtam savas sirdis, draugi. Jā, saprotu, mēs nejūtam savas sirdis. Mēs nespējam patiesi mīlēt, mēs nespējam būt klātesoši šeit un tagad. Un es varu jums to 10 reizes teikt, bet mēs nevaram ar prātu to saprast, kamēr mēs nepiedzīvojam dziļu, garīgu pamošanos, un mēs to neieraugam un nesajūtam. Kad mūsu sirds ir pašiem ievainot un ievīta dzeloņdrātīs, tieši tāpat kā tai sievietei. Mēs to nenoliedzam, jā, ok, Rolands. Es to saprotu, jā, ko tu saki. Te redz, atkal ir tas moments. Es pats esmu piedzīvojis, es jūtu sievieti labāk nekā viņa pati sev spēj sajust. Un tur ir tā galvenā problēma. Un tad, kad es jūtu, ko viņa un kāpēc viņa dara, kāpēc viņa izvēlās, piemēram, šādu rīcības modeli. Iet ārā, ja? Jā, piemēram, labi, iet ārā, bet viņa vienkārši jūtās, ka viņa var atļauties. Tāpēc, kad viņai ir pārāk droša tā vide, ka viņai vairs nav no kā baidīties, un tad viņa vienkārši savu to traumu, viņa cenšas, viņš šito aprīja, un vēl šito viņš var aprīt, un vēl to viņš var aprīt. Un tad vienkārši bliež. Tas, ko tu tagad saki, tagad šajā aprīt, es domāju, tas ir tas, ko tu saki, turēt telpu. Principā šeit ir normāli džeks turēt telpu, viņš jau viņu parunāt un likt viņai saprast, klausies, ja tu ies ārā, tu atpakaļ var vairs nenākt. Tieši tā, normālā variantā. Tas ir lielākā kļūda, ko darīt. Jo ja tu sievietei radi bailes, ja tu viņai tā jau ir traumas un viņa ir pilna ar visu kaut ko tāpat kā vīrietis, ja tu viņai teiksi vainu, tad tu ej prom un tev nekas nebūs, viņai sirds noslēgsies vēl 10 reizes vairāk. Turēt telpu, pasaka šajā gadījumā.
būt klātesošam, sajust visas viņas emocijas, ļaut viņai izpaust visas Bet emocijas. Viņa nogalinās bērnus, Viņa nenogalinās bērnus, jo viņai ir instinktīvi, viņa ir bērnus dzemdējusi, viņa nekad nenodarīs bērniem tādā veidā pāri. Tiesas jautājumos, es tagad biju pēdējo pusgadu iedziļinājies, tur ir tik neuzņemšanās. Mīļie vīrieši, mums ir fucking jāsaskata, ko mēs nodarām. Mēs neapzināmies, mēs esam neapzināti, tāpēc mēs šeit strīdamies un mēģinām pierādīt no saviem maziem puišaļiem. Es mēģinu kad sieviete ir, viņa ir tāda. Jūs to sakat, jūs mēģināt būt pieklājīgāk un tolerantāk, jūs neesat patiesi un īsti, jo es neļaujat nākt sev ārā. Tāpēc, bet jūs tāpat mani nosodat. Es jūtu enerģijas, kas notiek apakšā. Es ļoti cienu to, ko tu dari, bet es tev nenosodu nekādā tas pats veidā. Pamats, kas ir pats svarīgākais. Mums ir primāri un pirmām kārtām jānoliek atbildība par to, kad mums ir jāsadziedē sava sirds. Un sirdi sadziedēt mēs varam, ejot iekšā dziļi sevī, sākot just. Un jā, to var izdarīt ar dziļu somatisko praksi, taču pirms tam paplašinot apziņu un nenormāli apzinoties. Un otrs, tā ir dabas medicīna. Un tā ir ajavaska, tās ir arī sēnes un tas arī kanabis, bet tas ir jādara ar pilnīgu nolūku, ar pilnīgu klātbūtni, jo māte zeme ir sievišķa enerģija, kas ir tumsa, tāpat kā mēnesis, tāpat kā nakts. Tā ir mūsu, un mēs no tumsas vienmēr baidīsimies. Mēs baidīsimies no pazemes, mēs baidīsimies no tā, kas patiesībā ir mūsu sievišķā enerģija kā vīrietim, mūsu jušana, mūsu spēja just, bet mēs no tā bēgam un baidamies. Un tāpēc mēs to nosodam, tāpēc mēs to zaimojam, tāpēc mēs to saucam par narkotikām, visu, kas nāk no sievišķās enerģijas mātes zemes. Un es runāju par visu, ne tikai par psihedēliju. Es runāju par to, ka mēs baidamies no sievietēm un mēs baidamies no savas tumsas, kas ir mūsu potenciāls. Es ļoti labi saprotu, ko tu saki. Es tam izgāju cauri pats. Es izgāju pirms 8 cauri šim procesam, ko tu saki. Bailes no zemes, bailes no nāves, bailes no tumsas, bailes no daudzām lietām. Ja tu būtu izgājis, tu sajūsti to. Es jau to teicu, kad es ļoti labi jūtu tos iemeslus, dēļ kā sievietes tā uzvedās. Un problēma ir šeit nevis tas, ka viņām ir pamaz telpas vai nav drošības, bet tieši pretējais efekts daudzām. Es nesaku pa visām sievietēm, bet daudzām sievietēm viņas ir sajutušas visatļautību šobrīd. Un dēļ šīs visatļautības viņas vienkārši saprot, ka vairs nav robežu. Viņas var darīt, ko grib, kā grib, jo ir vīrietis, kas ir viena daļa, kas ir zem tupeles jau sēž, kur vispār baidās piepīkstēties. Un tad ir spēcīgie vīrieši, kas tur reāli to telpu, un viņi var tur izpausties, kā viņi vēlās, un vēl to vīrieti likt gar zemi un visu pārējo. Rolands pastāstīja situāciju, ka šajā gadījumā sieviete iet ārā no mājas. Vīrietis principā nosacīt nespēja viņu noturēt, ka viņai ir visatļautība. Kā tu šajā gadījumā paskaidros, ko nozīmē turēt telpu? Vīrieti, jā. Kā ar darbībām, kāds notiek? Ko Pirmkārt, tas vīrietis tādai sievietei nevaras noturēt telpu, jo viņi būs kopā no vienas enerģijas, un viņš nebūs šo darbu izdarījis, un tas nav iespējams noturēt tādai sievietei telpu. Sākumā ir jāveic dziļais iekšējais darbs, jāsāk sajust sirds, lai tu esi savā sazinātajā vīrieša enerģijā, un tu spēj noturēt telpu. Un tad viņa neiet ārā, ja? Viņa neies ārā. Sieviete jutīs drošību, viņai nebūs ne mazākās vēlmes iet kaut ko meklēt, pierādīt, viņai neinteresēs citi vīrieši, viņai nevajadzēs neko. Ja tu būsi drošība, un katra sieviete jums to var pateikt, jūs dziļi ar viņu apsēdīsieties un sajutīsiet, viņa vēlās drošību un neko citu. Dziļu intimitāti ar vīrieti, ko vīrieši nespēj sniegt. Dēļ tā, ka viņos ir viss tas, ko mēs runājam. Es saprotu, ko tu saki. Jā, ir sievietes, kurām tiešām trūks šis te, un es saprotu, ka ir vīrieši, kas to nenodrošina. Un tā tas ir vairumā gadījumos tāds darbojas, bet es runāju, ka, nevis vairumā, bet ir viena liela daļa. Es nevaru teikt par vairumu, es visus nepazīstu. Bet ir tāda interesanta nianse, ka man pašam personīgi ir arī pieredze, kur esot ar vienu sievieti, viss darbojās, esot ar otru sievieti, nekas nedarbojās. Tad te nevar teikt, ka tas ir tikai vīrieša telpas nenoturēšana. Ja? Tas ir kaut kas ārpus vīrieša telpas. Precīzāk pasaka, kas darbojās un kas piemēram, nedarbojās. ir tā, ka ir viena sieviete, kas ir pilnīgā haosā un ārprātā, ja? Un otra sieviete, kas ir maksimāli mierīga un vispār, mierīga, pieņemoša un savākta un koncentrēta un ļoti labi rūpīgi gādā un rūpējās un visas citas lietas dara un kārto. Viņai viss ar to ir kārtībā. Ja? Problēma ir kāda?
atšķirība vienkārši, divas atšķirības parādīšu, tāpēc, ka ar vienu sievieti nebija robežas uzliktas viņai, kur viņa drīkst iet un kur viņa nedrīkst, jo bija savstarpēji vienošanās, es neuzliku, pieņemsim, robežas. Ja? Ar otru sievieti no paša sākuma ir konkrēts robežas, un sievieti, kura uzliek robežas, kuru ierobežo, kurai saka, šeit tu nedrīkst, te tu nedrīkst, līdz šejienai lec, tālāk nelec, jo tālāk es nevaru atbildēt, ja tu paliksies. Ja? Vai es nevaru nodrošināt to, ko tu visu gribi. Problēma šeit ir nevis tajā, ka tu nenoturi telpu, bet ka tu nenospraudi robežas telpai. Nevienoties par noteikumiem. Jā, nav noteikumu tajās attiecībās. Tas ir tas galvenais un svarīgākais, ka ja sieviete sajūt to, ka nav robežu, tad viņa vienkārši aiziet maksimālā hausā un izārdīšanā. Un tur ir tā lieta, un tā ir tā jušana. Es tāpēc arī sākotnēji domāju par šo te jušanu, jo es saku, tieši caur šo te jušanu, man liela daļa tās prakses, viņas kā okultās prakses saucās, ja? Kā būt to, ko tu saki, savu sirdi, kā savu sirdi savienot ar to, ko mēs saucam par zemi, par visu mūsu planētu, par savienošanos ar visiem cilvēkiem. Es arī tevi jūtu, es jūtu Edgaru, es jūtu arī to, kas ir aiz kadra cilvēku, ja? Šobrīd es jūtu, kā jūs jūtaties katrs, un es izjūtu jūs šobrīd. Un tāpēc man ir arī, lai es tevi labāk saprastu, man ir jājūt tevi, un es saprotu, par ko tu runā. Ja? Un tāpēc es tevi nenosodu, es tevi nenosodu tieši tāpēc, ka es tevi sajūtu. Un es runāju tieši par šo te momentu. Es nenosodu sievieti, bet es jūtu to momentu, kad sieviete ir ļoti svarīga striktas robežas un kontrole. Un tieši tāpēc ir tā dominance, un tāpēc ir šī hierarhija vienmēr attiecībās bijusi. Jautājums skatītājiem. Mums ir, kā saka, šeit viss kūp reāli, ja? Ļoti karsta tēma. Es domāju, ka visticamāk kūpēs arī komentāros ierakstiet, vai jūs uzskatāt, ka sievietēm ir vajadzīgs uzlikt robežas vīrietim, vai vispār kopā attiecībās ir jāuzliek robežas vienam otram, vai sievietei vairāk ir jāuzliek robežas, lai viņi tā kā, spētu funkcionēt normāli attiecībās. Un otrs ierakstiet, ko jūs uzskatāt, ko nozīmē vīrietim turēt lauku reāli attiecībās. Par to, ko mēs šobrīd diskutējam, šeit mēģinam saprast šīs divas diametrāli pretējās lietas. Ierakstiet komentārā, kādas jūs domas par šo, padalīties atklāti un vērtīgākajam komentāram, kurš šo atbildēs. Es uzdāvināšu mūsu Reset 365 programmas bezmaksas dalību mēnesi, bezmaksas VIP programmā, kur mēs strādājam ar mērķiem, strādājam ar tieši psiholoģiskiem visādiem mūsu bērnības traumām, paterniem un ierobežojušiem mūsu ierobežojušām pārliecībām, kas mums neļauj dzīvē iziet uz augšu. Un, protams, strādājam ar mērķiem, lai mēs ietu, atrast savus mērķus un strādātu un savā dzīvē realizēt savu potenciālu. Komentējiet, un mēs tuvojamies noslēgumam podkāstu. Ko tu Tom gribi teikt par šo lietu? Par to, ko tikko teica Rolands. Par jušanu, vispār par jušanu. Mēs, principā, esam nonākuši par jušanu, varbūt tas. Tas, ko Rolands minēja, tas viss ir no prāta. Es vienkārši atklāti teikšu. Tā ir prāta spēle, un sievietē likt robežas, tas ir trausmīgākais, ko tur darīt pats priekš sevis. Jo tu uzliec robežas savai sirdī un savam potenciālam. Jā, tā ir taisnība. Sieviete ir ievainota, un viņa dara pāri vīrietim. Jā, tā ir taisnība. Vīrietis ir ievainots, un viņš dara pāri sievietei. Jo tie ir attiecīgi modeļi, ko viņa redzēja bērnībā, vai ko viņa jūta no saviem vecākiem. Viņi to pārņēma, viņi tā funkcionē dzīvē. Divi mazi ievainoti bērni, non-stopā savas traumas viens uz otru pārliek un pārmet. Kā mainīt šo? Sākot dziļu darbu ar sevi. Sākot dziļu iekšēju darbu ar sevi. Sākot uzņemties atbildību katram pašam par sevi. Un sākot iet šo darbu, un vīrietim ieklausīties sievietē, ja viņa saka, varbūt tev vajadzētu mazāk darīt to un to, varbūt tev vajadzētu pamēģināt aiziet tur, varbūt tev vajadzētu izdarīt to, jo, lai cik sieviete ir ievainota, viņai tāpat no dabas intuīcija ir attīstīta daudz vairāk, un viņa vienmēr zinās, uz kuru virzienu tomēr tam vīrietim jāvirzās. Vīrietis dod no loģikas, tad tu saki, ka principā tad vīrietim jāieklausās sievietē, vai sievietē jāieklausās vīrietī? Vai sievietē jāieklausās vīrietī? Vai sieviete jāklausās vīrietī? Veselā vīrietī, jā. Mhm. Veselā vīrietī, jā, bet ja vīrietis ir ievainots, tur būs problēma pēc problēmas. Un tieši tāpat arī otrādā būs problēma pēc problēmas, arī ja sieviete ir ievainota. Ir tāda lietiņa, tu mini to intuīciju, un liela daļa cilvēku uzskata, ka sievietēm ir spēcīgāka intuīcija.
Sieviete ir spēcīgāka intuīcija, un viņa ir spēcīgāka tikai tad, kad viņa vairs nav ievainota. Kamēr viņa atrodas stresa stāvoklī, kamēr viņa, kā saka, met pudeles vai pannas, viņa intuīcija vispār nedarbojas. Strādā tāpat. Vispār nedarbojas. Tas ir zinātniski pierādīts fakts. Var pierādīt, bet Jā, es redzu, tāpēc, kad viņai kortizola līmenis asinīs, ka sievietei ir paaugstināts kortizola līmenis asinīs, kas ir stresa hormons, viņai maksimāli samazinās oksitocīns, un viņai tas kortizola priekšējā smadzeņu daļa, aizmirst, kā tur viņa saucās, ja, ka viņa ir maksimāli pārslogota. Un tieši šī smadzeņu daļa atbild arī par intuitīviem lēmumiem un intuitīvu redzēšanu sievietei. Kamēr sieviete nav sevi izdziedinājusi, viņai nav vispār nenāks runāt par intuīcijas esamību savā viņa dzīvē. Būs emocionāli un ekspresīva, taču intuīcija viņai vienmēr būs. Un intuīcija viņai vienmēr iekšā sēdēs un būs. Intuīcija, ja ir, tad viņa būs nepareiza. Viņai pieņems vienmēr nepareizes lēmumus un vienmēr dos nepareizes ieteikumus savam vīrietim. Un es esmu redzējis šīs attiecības, pie manis uz konsultācijām nāk cilvēki, ja, kur sieviete ir stresā, panikā, vīrietis tur ir biznesmens, ja, kaut kāds tur advokāts, tur nezinu, vēl kaut kāds tur dakters, ja, katram ir savs. Ja. Un viņi atnākot pie manis, tas vīrietis saka, ka viņš cenšas ieklausīties sievietē un lēmumi, kurus viņš izpilda, ko sieviete viņam iesaka darīt, viņš saka, noved pie mīnusiem vienmēr, pie zaudējumiem. Tai pašā laikā viņš saka, vienam tur ir mīļākā, ja, viņš saka, viņš esot ar to mīļāko, kopā ar kuru viņiem ir superīgs laiks, sieviete ir atslābus. Viņa vienkārši tā garām ejot pamat frāzīt, vajadzētu izdarīt šitā. Viņš izdara, viņam viss aiziet, viņam perfekti nostrādā biznesa spēļņu un vispār, vienkārši par biznesu runājot. Sievietes intuīcija ir atkarīga tikai no viņa stresa līmeņa. Ja sieviete ir augsts stresa līmenis, nozīmē, viņa nav ar sevi tikusi galā, viņa nesaprot sevi vēl, viņa nevar būt intuitīva būtne. Viss, ko viņa teiks, būs destruktīvs. Jautājums uzreiz skatītājiem, interesanta tēma. Vai jūs, sievietes, kas skatāties šobrīd, vai jums ir, kā jūs uzskatāt, jums ir spēcīga intuīcija? Vai jūsu intuīcija jums ir palīdzējusi? Padalieties piemēru, kur jūsu intuīcija ir palīdzējusi un kur tieši otrādi jūsu intuīcija nav palīdzējusi. Ierakstiet komentāru, kāpēc varbūt arī nav palīdzējusi, vai jūs to esat sapratusi. Varbūt šajā gadījumā, ko Rolands saka, ja, jūsu intuīcija, kad jūs bijāt pārslodzē, varbūt jūsu intuīcija reāli, viss jūs nejūt, un tā intuīcija jūs aiziet kaut kur nepareizi. Ierakstiet komentārā, padalieties, ko par šo. Toms, tu kaut ko dāvinās? Ko tieši domā skatītājiem? Jā, skatītājiem. Nē, jo es esmu agrāk devis lietas pa brīvu, bet cilvēki lietas pa brīvu viņi nenovērtē paši sevi. Un tāpēc es uzskatu, ka katram mums ir jāsāk uzņemties atbildību, kāpjot ārā no savas upuru lomas un kaut ko arī ieguldīt tajā, par ko mēs vēlamies saņemt. Nenoliedzam cilvēkiem, protams, ir viennozīmīgi piekrīt vērtība, tad, kad tu reāli kaut ko izdarīsi un par to reāli attiecīgi samaksāsi. Jā, un es daru, piemēram, lietas pa brīvu vai labdarību, tad, kad es to sajūtu, kad es vēlos, kad ir īstais brīdis to darīt. Labi, bet jebkurā gadījumā ierakstiet komentāru, interesanta tēma, vai sievietei tiešām ir spēcīga intuīcija, vai šī intuīcija palīdz jums ir palīdzējis attiecībās, vai varbūt kaut kur citur ir palīdzējis, varbūt tieši otrādi nav palīdzējis. Ierakstiet, šī ir tāda lieta, ko, man liekas, ikdienā neviens nekur nerunā, kaut kur apkārt runā, bet īsti skaidrības, kā tas strādā, nav, tāpēc šai komentārā varat ierakstīt hashtagu intuīciju un padalieties ar to, ko jūs, kāda jūs pieredze. Toms, mēs virzamies uz noslēgumu. Es gribētu tomēr vienu būtisku lietu, ko es noķēru, kas man pašam liekas ir reāli būtiski, tā jušana. Ja? Man liekas, es piekrītu, ka jušana ir ārkārtīgi svarīga. Mūsu laikos reāli tā jušana ir reāls problēmas, ja? Tāpēc, ka mēs esam ļoti loģikā visi aizgājuši, arī sievietes. Ja? Kā tad atjaunot, vai ejam uz noslēgumu, kā atjaunot jušanu? Uzliec roku sirds. Aiztaisiet acis, aiztaisim visu ciet acis. Uztaisam dziļu ielpu. Un tagad iztēlojies, kā no tavas galvas akmens pāriet uz tavu sirdi un izelpo ar skaņu. Vēlreiz dziļi ielpa. Izelpo ar skaņu. Šādā veidā tu radi nervu sistēmai drošu vietu, kad tu izelpo ar skaņu. Un vēlreiz ielpo. Un var izelpot bez skaņas. Pabūn šeit mirkli, acis turam ciet. Un tagad vienkārši pamēģinām sajust, kas notiek šajā apvidū, kas saucās sirds. Jebkura doma, kura nāk, mēs viņu palaižam garām kā lapu pa upi.
Nav nekas nepareizs, lai visas domas nāk, bet virzam viņu malā. Un vienkārši jūtam sevi. Sajūtam, kā mēs ieelpojam, kā mēs izelpojam. Un sajūtam, kā akmens no galvas ir nogājis uz sirdi. Nedaudz parīvējam krūšu apvidu. Iekšēji sev domās pasakām, es esmu drošībā. Nekas nav nepareizi. Es esmu drošībā. Es esmu šeit un tagad. Es drīkstu būt es pats. Un lēnām atbrīvo acis. Un lēnām atgriežamies telpā atpakaļ. Un paskaties, kā ir no vienas minūtes darbības, kā nopluka spriedze telpā. Tā ir tikai un vienīgi elpa, ko mēs tikko izdarījām. Taču pats dziļais darbs ir ar refleksiju ikdienā, kur mēs griežam uz sevi un esam pilnīgi godīgi par visu, kāpēc mums dzīvē ir tā, kā ir, un vēršamies sevī. Un es pateikšu, Edgars, zinu, ka tev pagājušā podkāstā tas ļoti nepatika, bet es teikšu atklāti, dabas medicīna ir instruments, kur mēs spēsim, it sevišķi ajevaska, kur mēs spēsim nolikt malā ego, prāta aizsardzību un nokļūt savā augstākās apziņas stāvoklī. Un tas ir manu dzīvi izmainījis pilnībā. Okay. Bet pirmo pieredzi es piedzīvoju bez psihadēlijas, tikai un vienīgi ar somatisku praksi, kur es izgāju no sava ķermeņa, ko es taisīju ar elpu, arī dziļu tādu somatisku praksi, kur es ieraudzīju, kas ir augstākā apziņa, kur es ieraudzīju, kas ir dvēseles ceļš, kur es ieraudzīju visu to, kas notika maniem senčiem, visā vēsturē, kas bija noticis mums, bez nekādas psihadēlijas. Okay. Psihadēli ir jāsajūt. Okay. Taču mums ir ikdienā jāmēģina vienkārši apstāties un kaut vai šādi krustojumā pie sarkanās gaismas ieelpot un pārvirzīt. Tad šī tehnika, principā, tas ir tas, ko tu saki, ka tādā veidā var atjaunot jūšanu. Tā nav tehnika, tas vienkārši ir maziņš kripatiņa melncais naga, ar ko mēs varam sākt, kuri nav apzināti vispār par šo. Labi. Ko tu, Rolands, ir teiks? Es arī piekrītu, ka noteikti darbojās tas, ko sauc par dabas medicīnu, bet tā ir divi ceļi. Ir ceļš, ko tu pats saki, ka tu piedzīvoji bez dabas medicīnas pirmo reizi. Ja? Es arī caur šīm praksēm, kas saucās kā okultās prakses, ja? Tas nav nekas tur, tāds aizliegts vai kaut kas tāds. Vienkārši tur ir tehnikas un prakses, kuras mums ir bieži vien acu priekšā, tikai mēs nezinām, kā pareizi viņās ieiet, kā viņas izmantot, lai tu caur viņām varētu nokļūt pie tiem apziņas izmainītajiem stāvokļiem. Ja? Tā dabas medicīnas neesmu lietojis, es neatbalstu to ceļu, es atbalstu to ceļu, ka es strādāju pats ar sevi iekšā. Un es piekrītu, ir dažādi limiti un dažādi pakāpieni, uz kuriem tu vari aiziet. Tā kā tu strādāji, iespējams ar ārpus, kā saka, ar ārējo alķīmiju mēs varam sasniegt efektu daudz ātrāk, nepiepūloties, tik daudz nestrādājot ar uzmanības fokusiem, ar koncentrāciju, ar saviem iekšējiem jušanas aspektiem, ja? Bet ir cits ceļš, un es uzskatu, ka tas ir dabīgāks, priekš manis dabīgāks ceļš ir bez dabas medicīnas, vienkārši strādājot caur sevi iekšā, caur savu iekšējo sajūtu spektru un vispār, un es tev pilnībā piekrītu, ka sirds tas ir tas, kas mums ļauj uztvert sajūtas. Un man ir pat kurs, ja? Praktiskā gaišredzība viņš saucās, ja? Un viss jau nāk no šejienes. Ja? Tu vari pat redzēt enerģētiskos laukus, kas nāk no tevis ārā. Es mācu cilvēkiem reāli ar atvērtām acīm šīs lietas redzēt. Un tā ir tehnika. Es pats viņu braukāju uz Ukrainu, tur 3 gadus no vietas mācīties apgūt pie 2 pasniedzējiem. Ja, arī tur es to apgūvu, un tāpēc es saprotu, ka es redzu, kā tas notiek, un es redzu to lauku, un es ne tikai redzu, bet jūtu viņu. Un tas ir dabīgs process. To var iemācīties jebkurš cilvēks, un tas ir jāiemācās, bet tas jau ir diezgan tāds, kā lai saka, priekš vidusmēra iedzīvotāju advancēts līmenis. Ja mēs visi tādi būtu, nebūtu nekādu problēmu. Tad mēs visi varētu. Kā uzlabot, kā atjaunot šo vispār jūšanu sev? Jūšanas, tas ir kaut vai šāda te praksīte, ko Toms parādīja. Tas ir viens no tiem. Vēl viens moments ir atrasties vairāk dabā un saskaņoties ar dabas pirmelementiem.
4 elementi - uguns, zeme, gaisa, ūdens. Samazināt ātrumu. Tu nevari nesamazinot nevar atrasties dabā. Daba tev vienkārši bremzē un liek ieklausīties tajos pasākumos. Ja mums ir 8 svētki gadā, kas mūsu apziņu sinhronizē ar dabas 4 pirmelementiem. Ja, tas ir saucamās gadskārtas, ko tur senči kaut kad ir svinējuši. Ja. Mēs to uzskatām par kaut kādu tādu āršķirīgu, tautas dziesmas, olu ripināšanas un vēl kaut kas. Bet, ja mēs skatāmies dziļāk tajā visā, tur ir dziļa tieša saikne ar procesiem, kas norisinās dabā. Ja, kā tu minēji, 4 gada laiki, bet 8 iedaļas, ir 8 fāzes mūsu apziņai, kur mēs pārslēdzamies, un katra no tām fāzēm neiesim. Jā, palīdz. Varēsim vēl stundām runāt. Īsumā tātad skaidrs, principā, jūšana var atjaunot reāli. Piekonektējoties sev, pālpojot, esot dabā, jā, saslēdzoties ar sevi. Uzdodot jautājumu, kā es jūtos. Jā, uzdodot jautājumu, kā es jūtos. Jā, un godīgi lēnām pasēdēt ar sevi atbildēt. Būtu, kā tu minēji ļoti labi, biežāk esot vienatnē klusumā, un dabā tas ir vislabākais. Jā. Un arī, es domāju, arī ejot attiecībās, kur tu vari noteikt tās sajūtas vairāk sajust, jā, un tur arī uzdot sev šo jautājumu, kā es jūtos, kas man tagad tur būs izaicinošāk. Tur būs izaicinošāk, un es domāju, ka tas ir tas, kā var to jūšanu. Es piekrītu, ka jūšana ļoti būtiska lieta mūsu laikos, ja? Tāpēc es uzskatu, ja uzlabojot šo vienu lietu, reāli, es domāju, tas noteikti palielinās daudz labāk iespējamību tev uzlabot attiecības. Gan tur ar saviem senčiem, gan ar savu pretējo dzimumu, ja? gan ar bērniem, ja? Ka tu reāli vienkārši vairāk jūt, ka tu esi vairāk kontaktā ar sevi. Un kas ir interesanti, kā tu pieminēji par tām praksēm, tad, kad mēs taisam, teiksim, dziļas arī elpošanas prakses, kas ir dziļu nolūku, dziļu sajūtu, ja, teiksim, somatiskās, mums galvā izstrādājās līdzīga viela, kas ir no dabas medicīnas, DMT, un ar to vielas izstrādāšanos mēs spējam nokļūt pie sava augstākā apziņas līmeņa, noliekot malā ego un prātu, jo ego un prāts, kā es visu laiku jums sarunā teicu, ir tas, kas pretosies visam, un viņš gribēs darīt visu, tā kā ieķēries ar nagiem, lai viņam nebūtu jājūt. Un tāpēc mums kā vīriešiem arī ir, ne tikai vīriešiem, sievietēm, nenormāli svarīgi palaist prātu, ko mēs nevaram izdarīt no prāta, bet mēs varam izdarīt tikai caur dziļu garīgu pieredzi, kas notiek caur dziļu somatiku vai caur dabas medicīnu. Labi, paldies, kungi, par šodienas karsto sarunu, gāja karsti. Ja skatītāji padalieties, kas no šodienas visvairāk paķēra, bija daudz ļoti aktuāls, interesants, pretrunīgs varbūt tēmas, ja? Ierakstiet komentārā, ko jūs paņemat no šodienas, kas varbūt likās pārāk varbūt tās pretrunīgs vai kas tieši otrādi jums vairāk paķēra, ko jūs varbūt gribētu paņemt, pielietot, pamēģināt kaut ko no tā, kas tiešām šodien patikās. Padalieties komentārā, svarīgi ir iegūt atgriezenisko saiti un piesekojiet mūsu kanālam, kas vēl nav piesakojis, pārsūt draugam, ja šis video liekas interesants. Man liekas, šis ir ļoti interesants video, ko mēs šodien ierakstījām, un ļoti interesanti dziļa tēma, kur principā reāli atkal abas šīs puses un abas puses ir reāls, ja? Vienkārši tas ir citiem bišķiem vārdiem un nedaudz citā skatpunktā. Ja? Noslēgumā vēlos pateikt, ka mīlestība nav tikai sajūta. Mīlestība ir spēja nepārvērst savu bērnību par otru cilvēku problēmu. Un iespējams šodien tu saprati, tu neesi salauzts. Tu vienkārši ilgi dzīvoji pēc scenārija, ko tu nemaz pats neuzrakstīji. Bet kā šo ciklu pāraut? Kā neiedot saviem bērniem to, ko mēs esam paņēmuši no pagātnes, no saviem vecākiem? Par to jau nākamajā epizodē. Tāpēc gaidiet nākamo epizodi jau pēc nedēļas, kur mēs runāsim par to, kā nenodot to, ko mēs esam paņēmuši saviem bērniem. Paldies visiem, kas skatāties. Līdz nākamajai epizodē. Paldies. Paldies. Nu, ko, kungi? Kā sacīs jāsaka? Karsts duels reāli, jā? Turbūt